Labdien, klātesošie! Mēs sveicam visus Mārupē. Šī ir Mārupes biedrības Mārupes uzņēmēju organizētā priekšvēlēšana diskusija visiem novadā pieteikušamies kandidātiem. Man ir īpašs prieks, jo šī jau ir 3. reize, kad mēs organizējam kā biedrība šo diskusiju, un ir 3. reize, kad man bija gods būt tās vadītājiem. Mēs atrodamies viesmīlīgākajā Mārupes novada sabiedriskās ēdināšanas iestādē, restorānā 32. augusts, kas laipni piekrita mūs uzņemt. Un izstāstīšu nedaudz par tiem spēles noteikumiem, ko mēs šodien darīsim. Tātad mūsu diskusija tiks pārraidīta Facebook tiešraidē. Ļoti ceram, ka tehniskais ķibelis mūs nepievils. Es jums došu sākumā iespēju. Un galvenais atslēgas vārds ir laiks. Tātad iespēja būs iepazīstināt katram ar savu partiju, jo jūs pārstāvat kādu politisko spēku sarakstu, kas ir galvenās vērtības, ko jūs pārstāvat. Pēc tam būs 1 minūte. Tālāk sekos 2 minūtes īsai prezentācijai par solījumiem tieši uzņēmējiem, jo mēs esam uzņēmēju biedrība un attiecīgi mūs visvairāk interesē uzņēmēju darbības griezums Mārupes novadā. Kā jūs to redzat, ko jūs darīsiet tad, kad jūs vēlētāji atbalstīs. Pēc tam es uzdošu individuālus jautājumus katram, un 4. epizode būs, kad jums būs iespēja, to jūs jau varat apdomāt, atrast kādu vienu oponentu, kam vēlētos uzdot kādu jautājumu jūs no savas puses. Maksimālais laiks ir 2 stundas. Ja būs jautājumi no Facebook vai kāds no auditorijas pavaicās, tad mēs skatīsimies, kā mēs ietilpstam kopējā laika rāmī. Mans vārds ir Silvestris Savickis, es esmu uzņēmējs, arī biedrības padomes loceklis, ilgu laiku biedrības valdes priekšsēdētājs. Un, kā jau teicu, priecājos atkal satikt visus šeit pirms 4 gadiem un vēl pirms 4 pirms tam. Tātad stādīšu priekšā sarakstu, kur pirmos numurus, kur citus kārtas numurus, bet jebkurā gadījumā mēs aicinājām uz diskusiju visu pieteikto sarakstu tieši pirmos numurus un stādīšu priekšā secībām, kas tika veidota pēc izlozes. Andrejs Kirilovs, Suverēnā vara, apvienība Jaunlatviešu. Labdien! Andris Puide, Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai. Labdien! Labdien! Jauno konservatīvo partiju pārstāv valdes loceklis Sijā Tuf, Andrejs Jansons, sarakstā numur 2. Labdien! Labdien! Latvijas attīstībai pārstāvis Mārupes novads deputāts Aivars Osīts, arī uzņēmējs. Labdien! Labdien! Latvija 1. vietā. OPAP Carbon Capture izpildirektors Edgars Jansons, savulaik arī Mārupes novada domas deputāts 2 sasaukumos, iesnekļūtos. Labdien! Labdien! Valdis Kārkliņš, šobrīd Mārupes novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks. Labdien! Labdien! Pārstāv Latvijas Zaļo partiju. Es atvainojos, ja es kaut kur nokļūdos ar Zaļo un Zaļo zemnieku, jo tāda ir tā aglomerācija, kad izstāstīt iespējams to ir grūtāk nekā pašiem jūs pieteikt. Un jums tūlīt būs tās iespējas. Kas ir jūsu galvenās priekšrocības? Kā jūs to redzat? Jauno vienotību, Edgars Jākopsons, 3. reizi jau mēs te tiekamies. Cerams, ka šī būs veiksmīgāka. Cerams, ka ne pēdējā. Jā. Zaļo zemnieku savienību deleģējusi Sijā Timbergs grupu valdes locekli Jānu Baumanu, 6. numurs sarakstā. Un visnotaļ tā partija, kas šobrīd nomināli vada Mārupes pašvaldību, kuras mērs ir no šī saraksta, tātad politiskā partija Latvijas reģiona apvienība, domas deputāts Uģis Štenbergs. Labdien! Labdien! Okay. No gala nesāks. Sāksim sākt. Jā. Nevar šikot, koši bišķī klusāk patiesīgi. Tas nav jautājums man. Un tieši klusāk? To tālu mēri. Tālumā valstī. Jā. Es jau piekusi jau. Vēl nesācis. Paldies, ideāli. Vajag nepārspīlēt, bet ja bišķī tikai pagriezt, būtu visiem labi, gan sejām, gan grieztieši.
Bet ir labi, tagad ir mēra vadītājs, tā teikt, redzams, un vadītājs arī redzams. Ja, tad jau viss tas jau pats galvenais. Nu, jā. Tad Es saprotu, ka Rīlos ir maziņš, varbūt viņam no apakšveids Raksturiet. Nezinu, es saprotu, ka ir kaut kāds tehnisks problēmas. Bet būs iespēja vēl nereiz pateikt savu vārdu un sarakstu. Vai es bez tāda? Ko, tev nevajag? Nē. Man nav tāda bildīša. Šitādi jau saņemts. Es nelaidīšu tikai trafiku, uztaisīšu lieki. Var viņus redzēt tumsā tagad? Paldies. Visu var. Pirmais jautājums, kāpēc internets nav Mārupē tik labs, lai uzņēmēji varētu strādāt? Tas jautājums ir, kam? Kur uzņēmēji skatās? Internets pieteikums. Ne? Tas arī bija labi, mežā bija labi. Mežā bija labi, jā, mēs ātri nonācām pie situācijas, ka internetu nav vispār. Labi, kolēģi, atvainojos par šo skatu. Jebkurā gadījumā viss šis ir ierakstīts, tiks ierakstīts. Visi šī saruna būs pieejama arhīvā, ja tā var teikt, YouTube un Facebook mūsu kanālos. Tad es vairs nerunāšu, bez atļaujas. Varbūt rakstam iekšā un ejam uz priekšu, lai galvenais, lai rakstās iekšā. Tātad pirmais jautājums, 1 minūte katram partijas sarakstu pārstāvim. Piesakiet savu partiju, viņas vērtības, ko jūs pārstāvat. Sāksim ar izložu secībā Andrejs Kirilovs, Suverēnā vara apvienība Jaunatvieši. Lūdzu. Jā, tas ir konservatīvas vērtības. Un pats nosaukums Suverēna vara, tas ir no Satversmes 2. pants. Suverēna vara pieder tautai. No tā iziet un visa partijas ideoloģija un sistēma vērtība. Jā, tā īsuma. Paldies! Mēs priecājamies par katru, kas ietaupa mūsu laiku. Andris Puļģa, Nacionāla apvienība, visu Latviju tēzmēm brība, LNK. Kur jums visiem tik gari nosaukumi? Es domāju, gari mati, bet izrādās nosaukumi. Lūdzu, Andri. Es esmu tas pats Andris Puļģa, kas 12 gadus pārstāv to pašu Nacionālo apvienību, nelēkāju katru gadu vai katrus 4 uz citu partiju. Par Nacionālo apvienību uzņēmējiem nav jāstāst. Uzņēmēji ir talantīgi, prot lasīt, zina, ko nozīmē pamatvērtības. Saistībā ar to, ko es daru, es esmu mazā un lielā skabarga pēc vajadzības, bet es parasti esmu tāds, kāds es esmu, tiešs un lakonisks, un tā, lai nav jākautrējās otrais atcerēties, ko es esmu pateicis, jo es esmu jurists un vienmēr bijis tā kā opozīcijā vairāk, lai gan ir tendence, ka mums arī domas sakrīt pozīcijā ar opozīciju, bet tā pozīcija parasti ir izvēlējusies no mums skarbajiem zainiem izvairīties. Tas tā īsumā atgādinājums par sevi un partiju. Paldies Nacionālajai apvienībai par atgādinājumu. Numur 3 jaunā konservatīvā partija Andrejs Jansons. Labdien vēlreiz. Andrejs Jansons pārstāv jauno konservatīvo partiju, pārstāv konservatīvas vērtības, ģimenes un viss tradicionālais. Iepriekš neesam bijuši Mārups
domē pārstāvēti, bet man kā Bavīcas pagasta iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir radusies aktīvu vēlmi iesaistīties novada pārvaldībā, jo mēs redzam perspektīvu, ka mēs varam labāk un ka mēs varam uzlabot daudzas lietas. Paldies! Paldies, jaunā konservatīvā partija. Latvijas attīstībai numur 4 Aivars Sosītis. Mans vārds ir Aivars Sosītis, kā pats Ilves minēja. Ja mēs paraugāmies uz Latvijas attīstībai kā partiju, tad mēs esam liberāli centriska partija, liberāli tādā izpratnē attiecībā uz ekonomiku un uzņēmējdarbību, ka valsts neiejaucas, respektīvi uzņēmējdarbības vidē vai gadījumos iejaucas, tad tas ir galējās nepieciešamības apstākļos, mēs ļaujam lietām ritēt savu gaitu. Savukārt, ja mēs runājam par pašvaldību, tad tas, ko mēs šeit varam darīt, tas ir attiecīgi mazināt birokrātiskos šķēršļus un ļaut uzņēmējiem strādāt godīgas konkurences apstākļos, pašvaldībai mākslīgi neradīt apstākļus, kas konkurē ar uzņēmējiem. Un trešais, ko es gribētu pieminēt, mūsu komandā ir apvienojušies ļoti daudz dažādu nozaru profesionāļu. Un tas ir bijis pamats, kas mums ir ļāvis izstrādāt lielisku programmu šīm vēlēšanām ar tādu ļoti padziļinātu profesionālu ievirzi. Paldies! Paldies, Aivaram! Latvija pirmajā vietā, Edgars Jansons, lūdzu. Labdien! Man sauc Edgars Jansons, pārstāvu partiju Latviju pirmajā vietā. Protams, ja būtu nosaukums Māru pirmajā vietā, tad tas būtu vēl labāk. Ņemot vērā, ka Latvija pirmajā vietā ir faktiski jau deklarējis savu kursu, un kurš ir faktiski nenobīdāms, tā ir vislielākā mērā plaša fronte uzņēmējdarbības atbalstam Latvijā. Jo, kā mēs redzam, pašreiz, protams, ar politiskiem lozungiem var barot no televīzijas ekrāniem tautu ar to, ka viss būs labi un mēs palielināsim ekonomiku, bet tā tiešā saucamās darbības tā arī nenotiek. Un ņemot vērā, ka mūsu partija ir tiešām pateikusi diezgan skaidri, ko mēs darīsim, ko mēs nedarīsim, tad noteikti Mārupē mēs cīnīsimies par to, un es domāju, ka šeit no klātesošiem neviens nebūs pret, lai uzņēmējiem palīdzētu atbrīvot sev no nekustamo īpašumu nodokļu nomaksas, tieši tāpat tā kā tas ir fiziskām personām ar lielām atlaidēm. Un tas būtu tikai normāls pretīm nākošs solis kaut vai vienā jomā, kas ir pašvaldības kompetence, piešķirt lielas atlaides. Un mūsu galvenais lozungs šajās vēlēšanās ir var. Nesajauksim ar vārdu vara. Atšifrējums ir ļoti vienkārši: vēlme, atbildība, rīcība. Paldies, Jansson kungs. Latvijas zaļā partija, numur 6, Valdis Kārkliņš, šī brīža domas priekšsēdētāja vietnieks. Jā, paldies. Šīs man ir pirmās debatas. Silvers minēja, dažiem labiem ir vairāk kā 3. Es pārstāvu Latvijas zaļo partiju, kurā ne tikai aizsargā un aizstāv dabu, bet mēs iestājāmies par konkrēti sabalansētu attīstību, kur ir uzņēmēja darbība sabalansēta ar vidi. Un nav nekāds noslēpums, ka daudz mārupieši tieši izvēlējās Mārupi, bēgot no Rīgas. Bet, diemžēl, skumji jāsaka to, ka arī mūsu novads kļūst ļoti daudzām lielām betona būvēm. Un šī ir tā galvenā lieta, pie kā mēs esam gatavi strādāt. Bet, protams, ka tas viss, kā sākumā minēja, sabalansēta attīstība novadā. Paldies Kārkliņa kungam. Jaunā vienotība, numur 7, Edgars Jākopsons. Jā, labdien visiem! Mans vārds ir Edgars Jākopsons. Es pārstāvu jauno vienotību šodien, un jaunās vienotības būtībā viena no lielākajām vērtībām un prioritātēm šobrīd ir drošība. Jo drošība ir tas, kas mums visiem ir nepieciešams, lai mēs vispār varētu kaut kādā virzienā attīstīties. Bet runājot par Mārupi, par Mārupes novadu, mums uzņēmējdarbībai ir vesels punkts mūsu programmā, un tas būtībā sastāv no skan šādi: nodrošināt vienlīdzīgu pieeju fondiem un atbalsta programmām, palielināt bērnu un jauniešu nodarbinātības iespējas vasarā, pārskatīt nodokļu pārdali, lai veicinātu vietējo ekonomiku, tas tāds globālāks jautājums ir, palielināt atbalstu mazajiem uzņēmējiem un vietējiem ražotājiem un piesaistīt novadam uzņēmumus ar augstāku pievienoto vērtību. Paldies! Paldies Jākopsona kungam. Numur 8, Zaļo zemnieku savienība, Jānis Baumanis. Labdien, Jānis Baumanis no Zaļo zemnieku savienības.
Pirmo reizi startēju vēlēšanās, 20 gadus jau kā dzīvoju Mārupē, pārzinu gan arī izvēju katru kuru ieliņu, jo izbraukās gan ar riteņiem, gan ar skrituļsliedām. No manas puses galvenā vērtība ir jauniešu bērnu drošība, to attiecīgi arī sporta laukumu izveidas. Un tā kā mēs ļoti labi redzējām pagājušo svētdienu, cik daudz bērnu bija Jaunmārupē, tad mums noteikti ir galvenais no manas puses ir izveidot, lai bērniem ir droša un sabiedriska vide, kur viņi var augt un attīstīties un vēlāk arī pilnveidot savu uzņēmējdarbību. Paldies Baumaņa kungam, un visbeidzot Latvijas reģiona apvienība politiskā partija numur 9 Uģis Steinbergs. Jā, sveiki. Uģis Steinbergs, reģiona apvienība. Man šīs ir pirmās debatas, jo neesmu tajā politikā tik sen iekšā, bet ja runā par Latvijas reģiona apvienību, tad droši vien gan Mārups, gan Babītis tagad kopā apvienotajā Mārups novadā Latvijas reģiona apvienība ir bijusi ļoti ilgstoši, gan vienā, gan otrā novadā, tāpēc, cik tas ir labi vai slikti sanācis, par to droši vien spriedīs vēlētāji un spriež vēlētāji. Ja par mani personīgi, tad deputāts esmu vienu sasaukumu 4 gadus, arī uzņēmējs esmu vairāk kā 15 gadus un novadā dzīvoju vairāk kā 40 gadus. Jā, paldies visiem, visu sarakstu pārstāvjiem. Mēs esam izgājuši cauri pirmajam jautājumam, kurā jums bija iespēja iedot to vēstījumu, kas attiecās uz jums un uz jūsu pārstāvēto partiju. Daži to nepastāstīja, bet jums tad ir iespēja to iepīt arī vēl atbildot uz nākamajiem jautājumiem. Mēs esam uzņēmēju biedrība un visticamāk uzņēmējus interesē tieši tas, kā deputāti varētu veidot tādu vidi, kas ir atbilstoši tieši uzņēmēju darbībai. Un tāpēc es lūgtu apdomāt, piefiksēt tieši tos jautājumus, kurus jūsuprāt būtu svarīgi uzņēmējiem. Jo uzņēmēji, lai arī ļoti daudz ir novada iedzīvotāji, tomēr primāri strādājot šeit, tiem, kam atrodas uzņēmumi šeit, ir ieinteresēti tieši uzņēmēju darbības vides atbalstīšanai. Tas ir tas, ko nodarbojās biedrība Mārups uzņēmēji, kas jau 13 gadus ir organizācija, kas sadarbojās ar pašvaldību institūcijām, ar nevalstisko sektoru un arī ar citiem uzņēmējiem savā starpā. Tāpēc es tagad aicināšu, jau 2 minūtes, tātad, kā jau es teicu, Kristīna sekos līdz tam. Iedomājieties, ka jums ir jāpārdod sevi kā deputāti tieši uzņēmējiem. Kas ir tie akcenti, kurus jūs 2 minūtēs vēlētos pateikt? Un sāksim no otras puses. Uģim sanāks 2 reizes runāt pēc kārtas, tad Latvijas reģiona apvienība Uģis Steinbergs, lūdzu. 2 minūtes. Jā, es teiktu, ka 2 minūtes šeit pat nav nepieciešams, jo es kā deputāts uzskatu, ka pašvaldībai vai deputātiem vispār nav jāiejaucās, teiksim, uzņēmēju ikdienas darbībās un pareizāk sakot, lai deputāti netraucētu. Lai nebūtu liekas kaut kādas birokrātiskas darbības. Galvenais ir tas, lai ļautu uzņēmējiem brīvi strādāt, nākt pretī, sniegt to, ko pašvaldība var sniegt un neiejaukties viņu darbībās. Es pavaicāšu, vai šobrīd ir sajūta, kad no uzņēmēju kurpēm raugoties, kad regulators vietējā līmeņa pašvaldība kaut kādā veidā ir birokrātiska, traucē uzņēmējiem, vai nepalīdz, vai kā? Vai nav tā situācija, kad katrs dara savu lietu? Es kā jau sākumā minēju 15 gadus uzņēmējs, bet man tā uzņēmēja darbības sfēra laikam saistās ar to, ka man ar pašvaldību nav īsti sadarbība nekāda nav bijusi vajadzīga, un man pašvaldība nav ne traucējusi, ne atbalstījusi, es savu darbu darīju, un tā kā varbūt cits viedoklis citiem uzņēmējiem. Labi, tad jums ir viss kārtībā, bet jūs uzskatāt, ka labot to vajag? Var uzlabot, jā. Labi, paldies Steinberga kungam. Tad iesim tālāk Jānis Baumans, jūsu prezentāciju. Pārdodiet sev uzņēmējiem 2 minūtes. Tad varbūt 2 minūtes nebūs nepieciešams arī, bet no mūsu puses, ko Zaļo zemnieku savienības varam teikt, ka primāri, kas ir ļoti nepieciešams, ir Mārupē, tā ir infrastruktūra, sakārtoti ceļi, komunikācijas, tas pats internets un arī, ko mēs sapulcēs esam runājuši to, ka ir jāsāk izmantot mākslīgais intelekts, lai palīdzētu gan Mārupas domai, gan uzņēmumiem un iespējams veidot kādu inkubātoru to, kur apmācīt gan jauniešus, gan arī esošiem uzņēmumiem nākt un pilnveidoties. Tas ir, es domāju, ka ļoti svarīgs, jo mākslīgais intelekts arī man kā uzņēmējiem bieži vien palīdz un tā teikt, atvieglo daudzas minūtes vai pat stundas bieži vien. Tā kā tas ir pirmais punkts. Otrais būtu
pašvaldībai, jeb domai ir jābūt kā sadarbības partnerim. Nevis jāliek kaut kādi šķēršļi un tieši otrādāk ir jāpalīdz virzīties uz priekšu, vai tas ir kaut kāds būvatļaujas vai varbūt iet kaut kādus ceļus ar to, lai varētu iespējas ātrāk izvirzīt kaut kāds jauns projekts. Un trešā lieta ir sadarboties un veicināt jauniešu iesaisti uzņēmēju darbībā, jo Mārupei ir liels spēks. Mēs esam spēcīgi, bet mēs varam kļūt vēl labāk. Paldies. Man uzreiz 2 jautājumi. Paldies Baumaņa kungam. Tieši tas pats, ko Steinberga kungam vaicāja. Vai jūs šobrīd sajūtat, ka pašvaldība kaut kādā veidā traucē uzņēmēju darbībai? Jo jūs esat, es neesmu droši, vai Sija Timbergs ir Mārupas uzņēmums? Nē, tas nav Mārupas uzņēmums. Es neko par to nezinu, bet es ticu. Nē, man, godīgi sakot, Mārupē man nav bijušas saskarsme ar kaut kādiem uzņēmējdarbības šķēršļiem, izņemot to, kad es 18 gados gribēju šeit uz lielās Jaunavas šosejas uzbūvēt automazgāto, bet doma nepiekrīt. Tas ir vienīgais šķērslis, kas man ir bijis. Nu, skaidrs, personīgā pieredze ir droši vien tā, kas arī palīdz formulēt priekšlikumus, ko darīt ar uzņēmējdarbības vidas uzlabošanu. Bet es pie jautājumā, ko es uzdevu Zaļo zemnieku savienības pārstāvim Jānim Baumanim, ko viņš teica, papildinājumu lūgtu no Valda Kārkliņa. Tad vēlme bija, ZDS vēlme ir ieviest mākslīgā intelekta rīkus pašvaldībā. Vai šobrīd pašvaldībā tiek izmantot mākslīgā intelekta rīki? Ja mēs skatāmies, arī mākslīgais intelekts ir viedais apgaismojums, luksofori un tā tālāk. Tas jau ir mākslīgais intelekts. Tā tad ir. Atbildēju. Paldies. Tad iesim tālāk. Edgars Jākapsons, Jaunā vienotība. Varbūt mēģiniet prioritizēt to, ko jūs iepriekš izlasījāt. Jā, es jau, kas tika, vēlreiz nelasīšu, bet vispār man tāds globāls, teiksim, mērķis un sapnis ir, kad Mārupe varētu būt tāda jaunu uzņēmumu un augstu pievienoto vērtību uzņēmumu meka, kurā tad būtu šis spēks ar augstu pievienoto vērtību, kas padarītu būtībā gan novadu, gan pašu Latviju krietni bagātāku un spēcīgāku. Par sadarbību ar pašvaldību. Tad es pats esmu uzņēmējs, arī man ir nācies, kā saka, nokļūt pie pašvaldības sarunu galda. Es teiktu, visi ir jauki, bet vajadzētu vairāk aicināt tieši nozares pārstāvjus un profesionāļus, izvērtējot kādus lēmumus. Un vēl plus vajadzētu nevis tikai uzklausīt un tad izšaut kaut kādu savu risinājumu potenciālu, bet vajadzētu tad pirms šī noteikumu pieņemšanas vai risinājumu izstrādes uztaisīt tādu otro raundu ar attiecīgās nozares uzņēmējiem, lai tad precizētos tiešām tas strādās. Tās būtu lietas, kas būtu jāuzlabo, kas būtu jāmaina. Būtībā ciešāka sadarbība ar uzņēmējiem, ar nozares profesionāļiem, lai jebkuras izmaiņas būtu atbilstošs un reāli realizējams un beigās ieguvējs būtu klients. Bet atgriežoties pie globālā, pārskatīt nodokļu pārdali, lai veicinātu vietējo ekonomiku, man šķiet, es varbūt gribētu tad pašvaldību varbūt ielikt tādā nērtākā pozīcijā, bišķi izņemt ārā no komforta zonas, pārdalot nodokļu sistēmu, nevis kā tas tagad, kad vienkārši tiek no iedzīvotāju ienākumu nodokļu tiek aprēķināti šie ieņēmumi, bet pārdalot arī pēc uzņēmuma atrašanās vietas, tad pašvaldības būtu ieinteresētākas vairāk konkurēt par uzņēmumiem, lai uzņēmumi tieši nāk un attīstās šī pašvaldība. Tad arī uzņēmumiem būtu plašāks iespējas, labāks piedāvājums un pašvaldības būtu, kā saka, ar atvērtākām durvīm. Jā, paldies. Paldies. Valdis Kārkliņš. Jūsu pitch uzņēmējiem 2 minūtes. Lūdzu. Jūsu piedāvājums tieši uzņēmējiem. Negribu neko nepārdot vai ko, bet tas galvenais uzsvars, ko, manuprāt, kad ir pašvaldībai ar uzņēmējiem, tā ir tīri savstarpēja komunikācija, dialogs. Ja mēs pieņemsim arī skatāmies to, kad arī uzņēmējs arī var teikt tā, kad arī varbūt tās arī pašvaldība varbūt dotajā momentā līdz galam varbūt tās nav spējusi uzklausīt attiecīgi uzņēmumus, uzņēmējs. Bet tieši, ja nāk uzņēmējs un viņš ienāk iekšā Mārupē, tad šajā starpā ir tieši dialogs, nevis nāk ar kaut kādu ultimātu, kad es gribu šito vai es gribu to, jo jāsaprot arī tai pašvaldībai tās iespējamās funkcijas, ko viņi arī apsola iedzīvotājiem. Tā kā es vairāk uzsvērtu to, ka šeit ir tieši savstarpējs dialogs un, manuprāt, kad jebkuram uzņēmējam, kas jau ir esošais, gan arī 5000 uzņēmumu Mārupē dotajā momentā,
reģistrēti. Tad tas, ko es esmu runājis ar uzņēmējiem, un viņiem galvenā lieta, kas ir, tā ir komunikācija, un viņiem interesē konkrēti termiņi un konkrēti nosacījumi to, ko pašvaldība pieņem, nevis kaut kad, kaut kur būs, kad būs konkrēti, lai viņš var rēķināties. Jo uzņēmējs rēķinās. Tā ir uzņēmēja darbība. Paldies! Karliņkungs, viens jautājums. Jūs minējāt, ka jūsuprāt šobrīd doma nav spējusi izveidot, neatceros tieši tos vārdus, bet tās attiecības ar uzņēmējiem. Kas ir tās lietas, kas šobrīd klibo un kas varbūt ir uzlabojums? Gan vienā, gan otrā pusē ir nepieciešams uzlabot šo komunikāciju. Manuprāt, ka 2 nedēļas atpakaļ mums bija uzņēmēja konsultatīvās padomas sēde, kur, man liekas, ne tikai deputāti klātesošie, bet arī uzņēmēji konkrēti arī ieskicēja to, ka ir nepieciešama vairāk tā komunikācija. Komunikācija ne tikai tādā konsultatīvās padomes ietvaros, bet viņi vairāk atdzīvināt, plašāku pieeju dot ceturksnī, varbūt vēl biežāk. Ja? Manas durvis vienmēr ir bijušas atvērtas, un tie, kas ir gribējuši atnākt, vienmēr ir saņēmuši to atbalstu viedokli, bet, protams, kad ir arī atsevišķi gadījumi, protams, mēs zinām to. Paldies! Paldies Kārkliņkungam, tātad komunikācija ir centrāla. Latvija pirmā vietā, arī uzņēmējs, tā ir šeit teikts, OPAB Carbon Capture izpildirektors Edgars Jansons, pitčs uzņēmējiem 2 minūtes. Man, protams, Valda Kārkliņa ir žēl nedaudz, jo viņš palielam ir labs cilvēks, bet acīm redzot tā komanda, kas viņam ir apkārt, ir tāda sijājama. Jo, acīm redzot, viens cilvēks nevar nodrošināt pilnīgi pareizi dialogu ar visiem uzņēmējiem un lielā mērā jāpaļaujas uz komandu, bet acīm redzot, komanda ir tāda, kur jāmet ārā valda. Ja? Par Latviju pirmajā vietā. Ar mums ir ļoti vienkārši un skaidri. Punkts numur 1. Visos iepirkumos, tas ir rakstīts arī mūsu programmā, mēs atbalstīsim vietējos Mārupē reģistrētos administratīvā teritorijā uzņēmējus. Jo, kā mēs zinām, investīcija plāns Mārupas domē ir stabils, bet uzvar nepārtraukti, es teikšu tā, ārzemnieki vai ārpus Mārupas novada esošas kompānijas. Un tas nav godīgi. Tas nozīmē, ka atlases noteikumi ir nelabvēlīgi vietējiem uzņēmējiem. Tas ir jālabo, un to mēs noteikti darīsim. Sauciet to, kā gribiet. Lobēšana, nelobēšana. Pat šodien var redzēt, uz mašīnu mazgātos virsū ir plakāts, es neatceros ar kuru partiju. Nu, tad arī to var nosaukt par lobēšanu. Ja? Tā kā nekā slikta tur nav, jo tu atbalsti vietējos uzņēmējus un ļauj viņiem šeit nopelnīt, tāpēc, ka vietējiem nodokļiem, kas ir iekšasēt no Mārupas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, ir jāpaliek maksimāli, kā saka, Mārupas katlā. Otra lieta, ko mēs noteikti darīsim, ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Likums to atļauj. It sevišķi likums par nekustamā īpašuma nodokļu piemērošanas tā saucamajām atlaidēm, kur skaidri un gaiši ir rakstīts. Tiem uzņēmējiem, kas nodarbojas ar novada attīstību, pašvaldība drīkst piešķirt maksimālo likmu atlaidei. Tātad skatāmies, kas tie par uzņēmējiem, ja atbalsta Mārupas novada attīstību, tātad saņems nekustamā īpašuma nodokļu atlaides līdz pat 100%. Nekas slikts tur nav, jo filozofija ir absolūti vienkārši. Mārupas novada domas budžets no tā necietīs, tikai tāpēc, ka ja uzņēmējiem atvieglo kaut vai par nelielu daļu viņa dzīvi vai finansiālo tā saucamo slogu, kā piemēram Sijā Pīči ir uzbūvējuši šeit vairākus tūkstošu kvadrātmetru ēkas, maksā gadā, ja es nemaldos, 250,000 nekustamā īpašuma nodokli, bet viņa pienesums Mārupas novada pagastam ir vairāki miljoni. Līdz ar to katrs cents, ko mēs viņam varam iedot kā atlaidi, ir lielākā mērā papildus multiplikatīvs efekts, ienesot budžetā Mārupas domē iekšā naudu no darbiniekiem, kuri strādās tādos uzņēmumos, kas ir reģistrēti Mārupē. Trešā lieta, ko mēs noteikti darīsim, ir karjeras dienas. Šeit Mārupē, ja es nemaldos, varbūt Silvestrs man var pielabot, ir piereģistrēti aptuveni 13,000 uzņēmumu, dažādi kalibri, un arī liela mēroga, un arī pasaules mēroga. Būtu labi, ja uzņēmēji, ko es nezinu, vai uzņēmēju biedrība to dara vai nedara, rīkot karjeras dienas skolās katru mēnesi, uzaicina kādu no lielajiem uzņēmumiem, kas atrodas Mārupas teritorijā, un veidot tā saucamo nepārtrauktību darba rekrūtingā, respektīvi darba piesaistē darba spēkam šeit pat no Mārupas, lai mūsu bērni, kad pabeidz skolu, nelaižās projām kaut kādām citām, kas saka, valstīm pelnīt naudu, ko var izdarīt arī šeit pat Mārupē,
Un tā integrācija starp uzņēmumiem un iedzīvotājiem karjeras dienās ir ļoti nepieciešama. Paldies. Ceturtā lieta, ko mēs darīsim, pašvaldības izlīdzināšanas fondā, visi sametās Mārupas iedzīvotāju naudiņu. Un daži partijas priecājās, ka no Mārupas budžeta tiek aizskaitīti 19 miljoni gadā. Nu, mēs esam pret to. Mēs noteikti atstādīsim šo naudu budžetā. Godīgi pret visiem dosim vienlīdzīgi. Tad daži iekonomē laiku, tā kā es paldies par kredītu. Diemžēl tas neskaitās, bet man bija īstenībā, man tagad, tā sakot, Jansona kungs uzprasījās uz jautājumu par Mārupas uzņēmēju biedrību. Es droši vien neizmantošu pilnībā to iespēju pastāstīt, ko mēs darām, jo šis ir, tā sakot, jūsu skatuve, nevis biedrības skatuve, bet mēs strādājam ar skolām jau, ja nemaldos, 11 gadus, un praktiski tas, ko jūs minējāt, ir, tā sakot, mazākais, ko mēs varam izdarīt. Mēs mācām, mēs strādājam par skolotājiem. Bet, jā, man bija vēl viens jautājums, bet, diemžēl es nevaru dot iespēju uz viņu atbildēt, uzdot un atbildēt, tāpēc iesim tālāk. Latvijas attīstībai Mārupas novada deputāts, arī uzņēmējs Aivars Osīnis. Lūdzu. Paldies. Pičs uzņēmējiem 2 minūtes. Jebkura sadarbība, jēdzīga sadarbība un ilgtspējīga sadarbība sākas droši vien ar normālu dialogu. Tas ir pirmkārt, un dialogam nav jābūt kampaņveidīgam, bet tam ir jābūt sistemātiskam un regulāram. Un te es gribētu teikt, ka pašvaldībai caur šo dialogu ir jākļūst par risinājumu meklētāju, nevis šķēršļu radītāju. Jo ir nenormāli ērti atrast to vienu punktu, jebkurā normatīvajā dokumentā, lai pateiktu, ka nedrīkst. Bet man gribētos, lai pašvaldība būtu tā, kas atrod to vienu punktu normatīvajā regulējumā, kas pasaka, šī ir tā iespēja un drīkst. Un daram šādi. Tas ir pirmkārt, un es domāju, ka tas ļoti daudziem uzņēmējiem atvieglotu ikdienu. Savukārt, ja mēs runājam, daudzi pieminēja par nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm, bez šaubām arī tādam servisam no pašvaldības ir jābūt, tikai tam ir jābūt jēdzīgam, tam ir jābūt sabalansētam ar attiecīgā uzņēmēja ieguldījumu publiskajā infrastruktūrā, kas ir tikai normāli, un es domāju, ka te gan uzņēmēju organizācijām, gan pašvaldībā jāstrādā kopā, lai pie tā nonāktu. Un treškārt, pašvaldībā ļoti daudz procesi ir manuāli. Ir jāievieš pirmkārt automatizācija, procesa automatizācija. Tad, kad tas ir izdarīts, mēs varam spērt nākamo soli un domāt jau par to, kā mēs mākslīgo intelektu integrējam savā ikdienas darbā, lai tādējādi atvieglotu darbinieku gan rokas, gan prātus. Viņi varētu tiešām pievērsties tām darbībām, kur ir vajadzīgas tās cilvēciskās īpašības, ko mēs nekad mašīnai neiemācīsim. Paldies! Paldies. Man ir jāuzdod papildus jautājums jums kā deputātam. Kas ir tās lietas, kuras vajadzētu automatizēt, raugoties uz pašlaik esošajiem procesiem? Pirmkārt, dažāda uzskaita un kontrole par to, cik bērni kurā izglītības iestādē mums ārpus pašvaldības tiek izglītoti. Sajūgts kopā ar iedzīvotāju reģistru un citiem reģistriem. Attiecīgi pašvaldībai ir jāveic kontroli par to, jāizdara attiecīgi maksājumi. Un mēs tagad varam iedomāties, ka sēž viens cilvēks ar 2 datoriem un 4 monitoriem un dienā rindiņu par rindiņai tam visam iet cauri. Tas jau ir viens posms, ko varētu atrisināt salīdzinoši ātri. Tāpat arī ļoti daudzas pieteikumu izskatīšanas. Treškārt, pašvaldības digitāla aplikācija, kurai jābūt nevis tādai, kas ir vienkārši spogulis no mājaslapas, bet tai jābūt personalizētai, lai, piemēram, es kā Aivars Osītis skaidri paskatoties, redzētu tātad, kāds man ir nekustamā īpašuma nodoklis, vai man ir kādi administratīvie sodi, kurš rindā ir mans bērns, un tā tālāk un tā joprojām. Un tieši tas pats ir attiecināms arī uz uzņēmējiem. Ir iespējams radīt arī individualizētu profilu uzņēmējiem, lai viņam būtu ērta sadarbība ar pašvaldību. Labi, paldies Osīša kungam. Iesim tālāk jaunā konservatīvā partija Andrejs Jansons. Andrejs Jansons, jā. Efektīvā pašvaldības pārvaldē pamats visam, lai vispār šī konkrētajā reģionā vai pašvaldībā uzņēmējdarbība attīstītos. Es kā uzņēmējs ļoti labi zinu un saprotu, ka pašvaldības lēmumiem, un es tādus sagaidu, viņiem būtu jābūt skaidriem, saprotamiem, un pats galvenais ar stratēģisku virzību uz nākotni.
Tas, kur es redzu perspektīvu, kad pašvaldība var domāt stratēģiskāk. Nevis uzbūvēt ciematu, pēc tam domāt, kā uzlikt trotuāru. Vai ir jābūt konkrētam, skaidram attīstības plānam, kā mēs attīstīsimies, ko mēs darīsim. Un nevar skatīties, kā bieži notiek lietas, atrautu vienu no otru. Nav jautājums tikai ir vai nav dārziņš vai skola tajā reģionā. Tas jautājums ir daudz plašāks. Nav dārziņš, nav iedzīvotāji, nav darbinieku, nav nodokļi. Bieži šī ķēdīte tiek aizmirsta, kad pašvaldība un budžets sastāv no nodokļu ieņēmumiem, kurus maksā uzņēmēji un iedzīvotāji. Tad mēs atsevišķi skatāmies kaut kādus jautājumus, kaut kur pieliekam, kaut ko aizmirstam, bet tur pietrūkst šīs stratēģijas. Uzņēmējiem, principā no pašvaldības galvenokārt ir izņēmumi atsevišķi gadījumi. Vajag divas lietas. Pirmā lieta – birokrātijas mazināšana, otrā lieta – sakārtot infrastruktūru. Birokrātijas mazināšana nenozīmē tikai mazāk papīru skaitu, jo, kā jau izskanējums, tad ir regulējumi, normatīvi, ierēģi čempioni uz vienas vietas piestekšana ar papīru. Ja var kaut ko neizdarīt, tad mēs nedarīsim. Bet ir jāmaina šī pieeja, ir jāatrod veids, kā izdarīt, kā ļaut tam uzņēmējiem strādāt. Pabraukājot pa pasauli, pastoties, kā notiek citur, nekur nav tā kā Latvijā. Mēs esam čempioni šo. Paldies Jansona kungiem, abiem diviem, par to, ka izmantojot pilno laiku. Un, diemžēl man jūs jāpārtrauc, bet es jums uzdošu vienu tomēr jautājumu. Pirmais, ko jūs teicāt, bija attiecināms uz to, ka pašvaldībai pietrūkst stratēģijas. Vai jūs varat nosaukt kādu vienu piemēru, kur ir šīs stratēģijas trūkums, jūs pieminētais ir redzams visvairāk, un tad attiecīgi, protams, droši vien, ka tā būtu tā tēma, kuru jūs labotu, ja jūs tiktu ievēlēts. Neesmu bijis pašvaldībā, nezinu, iekšējo vietu. Varu komentēt tikai kā iedzīvotājs, kā uzņēmējs. Es aicinu jūs komentēt kā topošo pašvaldības. Tāpēc es arī daru, un tas, ko es redzu, ka mums ir novads, kurā ir jābūt skaidri definētām teritorijām. Šī ir dzīvojumā, šī ir pakalpojuma zona, šī ir ražošanas zona. Un pašvaldībai ir jādomā, entie piemēri ir būvvaldi, kur no sākuma, kā jau es teicu, no sākuma izdarīt. Vai jūs varat nosaukt vienu konkrētu? Konkrēts piemērs pēdējais, kas man patīk, ir šedevrs no Piņķiem, ir ciemats Svīkuļi. Pašvaldības taļā, būvvaldi, tātad mēs apbūvējām visas tās pļavas. Tagad brīnamies, kā uztaisīt trotuāru. Tagad uzraka un uzprojektēja, bet tie, kas viņu uzprojektēja un uzbūvēja to šauro brauktu, es viņus aicinātu. Viens no tiem projektētājiem iekāpies skolnieku autobusā, otrs iekāpiet atkrituma mašīnā. Un tad pamēģiniet izmainīties pa to ceļu, nenobraucot no asfalta. Labi, paldies, Jansona kungs, es sapratu. Man mazliet gan jāizstāv tad esošā iepriekšējā daudzu desmitgažu vara, kas bija pie tās izbūves saistītas, daudzas lietas būs jālabo, un tas ir pareizi. Bet, ja jūs uzskatāt, ka tas ir stratēģijas trūkums joprojām, iespējams, ka viņš bija kādreiz, bet ja jūs uzskatāt, ka tas stratēģijas trūkums ir joprojām, tad jums būs tā iespēja, ja būs, tad šo te pieeju mainīt. Paldies, jaunā konservatīvā partija Andrejs Jansons. Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemē un Brīvība LNK. Andris Puida, 2 minūtes pārdot savu politiku uzņēmējdarbības attīstībā Mārapas novadā. Lūdzu. Man ir paplašināts, man ir pārdot savu politiku. Sākumā bija pārdot zemi vai sevi, es tā arī nesapratu. Bet, ja savu politiku, tad ir skaidrāk bildi. Galvenais 2 Jansons nesajaukt pareizo izvēlēties. Principā, es domāju, ka uzņēmējam šobrīd Mārupē tie spēles noteikumi ir gana skaidri. To liecina jau iepriekš runātāji un arī Silvestra paustie skaitļi, kāds ir uzņēmēju pieaugums. Tātad, ja šeit būtu slikti, tāda rādītāja nebūtu. Mēs to redzam ikdienā no rītiem arī izejot uz ielas. Šobrīd satiksme ir abos virzienos. Tātad uz Mārupu brauc kā uz darbu arī. Un paldies uzņēmējiem, kad viņi Mārupu ir saskatījuši ne tikai kā savu ģimenes dzīves vietu, bet arī kā uzņēmēju darbības veikšanai lielisku teicamu vietu,
Ko es esmu jau pamanījis 12 gadu garumā, tikai nevienmēr sadzirdēts un redzu, kas būtu jāizdara. Tie ir beidzot attīstības dokumenti, tie ir plānošanas dokumenti, kas ir skaidri un nepārprotami, kas ļauj jaunienācējiem skaidri un gaiši saprast, kurā vietā var būvēt daudzdzīvokļu māju, kurā var būvēt noliktavu ražotni. Tā, lai uzņēmējs tajā pašā brīdī, kad domā, kur investēt Rīgā, Mārupē, Ķekavā vai Ādažos, mēs esam pārāki. Mēs zinām, jau uzņēmējs ierauga un redz, viss ir kārtībā. Nākamais variants ir komunikācijas, respektīvi arī tās, ko nedod pati pašvaldība, kā ūdens un kanalizācija, ir iespēja sadarboties gan ar Latvenergo vai Elektrumu vai sadales tīkliem, komunikācijas, minētās telekomunikācijas un tam līdzīgi, kur saulaicīgi jau izplānots atbilstoši plānojumam, jau teiksim, tas krietni atvieglo uzņēmējiem dzīvi. Un ceļi, pieslēgumi, tā, manuprāt, ir vislielākā aktuālā problēma, jo reāli uzņēmēji pat ir jau gatavi būvēt, bet piebraukšanas ceļi nav un viņi pat nav ieplānoti daudz. Paldies, Puitis kungs. Kas ir tas galvenais, ko varētu uzņēmēji paši darīt šo te komunikācijas lietu risināšanai? Tad jūs nosaucat telekomunikācijas, droši vien kanalizāciju, ūdensvads, ceļu pieslēgumi. Kas ir tas, ko uzņēmēji var paši darīt? No visiem runātājiem lielākā daļa jau stādījās priekšā kā uzņēmēji. Tad uzņēmēji ir tik aktīvi, kad viņi jau ir politikā, un visiem kopā tikpat ir jāsaprot, ka var arī laicīgi visu to, ko es minēju, arī paveikt, laicīgi uzdot izpildu, var arī konkrētus atbilstošu uzņēmēju prasībām plānojumus, laicīgi nākt priekšā ar sadarbības iespējām, modeļiem ar pārējiem komunikācijas pakalpojumu sniedzējiem, sadarbību ar blakus novadiem, pilsētām, lai mēs būtu pirmie vispār Latvijā, lai mēs būtu nevis konkurētspējīgi, bet labākie. Un pašvaldība tas ir uzņēmēju kompetence. Pašvaldība var palīdzēt kaut kādā veidā ar šo? Pašvaldība pavisam noteikti var palīdzēt. Nevar jau viens uzņēmējs iet un lobēt uz Rīgu, nākiet vai tā vai šitā, vai valkiet kādas attiecīgās komunikācijas. Tieši pašvaldība ir tas starpnieks, tas posms, acīm redzot, kāpēc uzņēmējs arī ir izvēlējies iesaistīties politikā, lai iespējami mērtāk, ātrāk šo visu nodrošinātu. Paldies Andrim Puidam, un visbeidzot 2 minūtes, ko jūs piedāvāsiet uzņēmējiem. Suverēnā vara, apvienība Jaunatvieši, Andrejs Kirilovs. Jā, pirmkārt, Mārupas uzņēmēju lobēšana, tā ir laba lieta un pilnīgi atbalstāma. Tikai piebildīt, cik tālu tas ir atļauts iepirkumu likumdošanai. Cik tālu tas ir atļauts? Tas ir atkarīgi, jāpieņem saistošas noteikumus, jānoslēdz administratīvas līgumus, jāmeklē iespēja, kā to izdarīt. Bet lobēšana pat par sevi tā ir laba, normāla ideja. Un otrkārt, īsumā, Mārupas pašvaldībai ir autonomas funkcijas, tas nozīmē attīstīt ūdensvādu, infrastruktūru, attīstīt kanalizācijas vādus. Tātad, jā, ne Mārupas, bet jebkurš uzņēmējs vai investors, kas iegulda naudu Mārupas pašvaldības teritorijā, pašvaldība var līdzfinansēt vai izdalīt kaut kādu grantu vienkārši, lai atvieglot viņam būvēt šito infrastruktūru un attīstīt teritoriju. Labi, paldies. Man nav jautājumu Kirilova kungam, bet mēs esam izgājuši vēl apli. Tālāk mums ir sadaļa numur 3, kurā es aicināšu minūtes laikā katru no deputātu kandidātiem nosaukt vienu top lietu, ar ko būtu jāsāk, respektīvi par to, ko jūs tagad jau runājat, bet nosaukt vienu paša galveno lietu un nevis satīt kopā ar daudzām citām lietām, kas, protams, ir diezgan loģiski un saprotami, bet ja jums būtu iespēja ar burvi Nūjiņu Mārupē priekš uzņēmējdarbības attīstībā izdarīt lietu numur 1, tikai un vienīgi. Edgars Jansons, lūdzu. 30 sekundes. Ziniet, kā jebkurai labai lietai vienmēr ir vajadzīgs karoks, kuru paceļ, attiecīgi to ceļ līderis, un līderis attiecīgi izveido komandu.
Man liekas, ka te ir savākušies pietiekami visi izglītoti un gudri cilvēki, pilnīgi iespējams, ka rīcības spējīgi cilvēki. Nu, tā lieta vai uzdevums numur 1 ir izveidot tādu komandu, kas strādā visu Mārupas labā un nemeklē nekādu kašķi, kā kādam citam Mārupietim ielikt spieķos ne tikai sprunguli, bet arī varbūt kaut ko lielāku. Tā kā uzdevums numur 1 ir izveidot labu, kārtīgu komandu Mārupes vajadzībām. Paldies! Tātad uzdevums numur 1 uzņēmējdarbības vides uzlabošanai ir izveidot no ievēlētajiem deputātiem un attiecīgi pašvaldības ierēģiem labu kārtību komandu. Neiesim uz šo pusi. Valdis Kārkliņš, Latvijas Zaļā partija. Jā, paldies. Daudz jau šeit ieskicēja. Man liekas, ka pirmais un darba kārtības jautājums varētu būt tieši birokrātijas samazināšana. Tas tieši lielā mērā arī sasauktos ar to, ko pašā sākumā teica, komunicējot un uzklausot uzņēmējus, arī pārskatīt šīs funkcijas, kurā varētu tad mazināt šo birokrātiju, lai uzņēmējiem būtu vieglāk attīstīties Mārupas novadā. Paldies Valdim Kārkliņam. Ejam tālāk. Jākapson kungs, Jaunā vienotība. Primārais, ko vajadzētu attīstīt, tas būtu brīvāks un plašāks dialogs ar uzņēmējiem, lai precīzāk saprastu tās uzņēmēju vajadzības, vai pašam notiekumi, kas viņam īsti ir vajadzīgs, lai šī sadarbība būtu veiksmīga. Paldies. Tātad komanda, birokrātija un dialogs. Dialogs arī. Labi, es noteikti pieņemu, ka viss pārklājas. Viņa jau vienā. Jānis Baumans, Zaļo un Zemnieku savienība. Te varētu papildināt to, ko iepriekšējie vīri un kungi ir teikuši, bet tad, lai atšķirās kaut kas, tad... Jums te ir iespēja, jā. Te ir iespēja, jā. Nu, tad pašvaldībai pēc iespējas vairāk palīdzēt vietējiem uzņēmumiem, lai būtu vienkārši process, lai ātrāk virzītu kaut kādas lietas priekš. Nu, tā teikt, nekontrolēt un neieildzināt projektus, bet lai tie ātrāk ies priekš. Labi, paldies par palīdzēšanu vietējiem uzņēmumiem dažādās uzņēmējdarbības izpausmēs. Mēs droši vien vēl pieskarsimies. Uģis Steinbergs, Reģiona apvienība politiskā partija. Jā, Viena lieta. Jā, mēs pirms pāris nedēļām tikāmies tā saucamajās uzņēmēju brokastīs arī ar Mārupas uzņēmējiem tieši. Un jau panācām tādu vienošanos, ka ļoti atvieglotu birokrātiskos iepriekš pieminētos procesus tieši pašvaldības funkciju deleģēšanu uzņēmējiem. To, ko pat varbūt pašvaldība vai netiek galā, vai tik labi netiek deleģēt daudz, ne daudzas, bet tās lietas, kuras drīkst deleģēt uzņēmējiem. Lieliski, šī ir tēma, par kuru mēs kā uzņēmēji biedrība esam runājuši. Nezinu, ļoti daudzus gadus. Jūs varat nosaukt vienu funkciju, kur jūs labprāt deleģētu, ko jums atļauj likums par pašvaldībām. Konkrēti, Numur 1. Jā. Kas nāk prātā? Labāk 3 vajadzēja prasīt. Pašvaldības 15. pāns 6 funkcijas aiziet. Pieaugušo izglītību. Kaut kā, jā. Tas, ko mēs darām, mēs strādājam par skolotāju. Mārketings raugam, Jansons palīdz. Es varu palīdz. Labi. Paldies par kopdarbu. Gan Kārkliņkungs, gan Lengberkungs ir. Jau kopā, jā. Vēl nedēļu piedarīšanas. Labi, iesim uz otru pusi. Ēvērs Osīts Latvijas attīstībai vienu top 1 lietu. No iepriekš nosauktajām, te nav pareizi vai nepareizi atbildi. Atkārtot, es saprotu, ka ejot uz beigām dilst tas saraksts. Es saprotu, tāpēc es atzīmēju to, ka nav nepareizi atbildi šajā gadījumā. Tas viss, ko kolēģi minēja, tas viss palīdz ne tikai uzņēmējiem, tas vispār palīdz sabiedrībai kopumā. Bet, ja vienu lietu, un uzstādījums bija tāds, ja būtu burvinūjiņi, un tas, ko arī reāli var izdarīt pietiekami ātri, saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļu atlaides piemērošanu uzņēmējiem, kuri ir veikuši būtiskus ieguldījumus publiski pieejamā infrastruktūrā, ielas, ceļi, sporta laukumi vai kā citādi. Paldies! Andrejs Jansons, Jaunā konservatīvā partija, burvinūjiņas. Jūsu rokās. Burvinūjiņi. Ja tikai viena lieta, tad droši vien kā prioritātes nosauktu dot uzņēmējiem iespēju saņemt šo atlaidi, nodokļu atlaidi vai kādu citu labumu no pašvaldības, izpildot konkrētas kritērijas. Vai tas ir uzņēmumā nodarbināto nodarbinātāju skaits vai citu, bet ar šo strateģisko pieeju, lai šim gan uzņēmumam būtu izdevīgi saņemt šo, gan lai arī novadam būtu izdevīgi, kad uzņēmums izmanto šo iespēju saņemot šo atlaidi, piemēram. Lieliski. Jūs minējāt tādu lietu, citus labumus.
Piemēram? Citi labumi, mēs jau esam par birokrātiju minējuši. Tas pats, teiksim, birokrātija ļaunums. Viņas neesamība un būvvaldes atbilde un saskaņojums un pretīmnākšana, vēl lielāka pretīmnākšana, būtu labums. Labi, paldies, sapratām, Jansons kungs, Andris Puide, Nacionāla apvienība un Burvju Noliņa. Un Burvju Noliņa jūsu rokās. Burvju Noliņa. Un es novēlu samainīt iespējami ātri valdību un Saeimu iespējams. Tā. Tiešāko rotāciju. Un tad viss sakārtosies. Tad, kad valdībā un Saeimā būs īstie un pareizie cilvēki, kas kaut ko saprot no uzņēmējdarbības, tad būs iespējams sakārtot normatīvos aktus, kas var palīdzēt uzņēmējiem. Tad būs iespēja sakārtot normatīvos aktus arī novados un pašvaldībās. Un tiešā kontaktā, ko var izdarīt pašvaldība un valsts un Saeima kopumā, mazāk jaukties uzņēmējdarbības vidē, bet vairāk palīdzēt uzņēmējiem ar tiešām investīcijām, ar vārdu pasakot, ka mums tomēr ir droši, nevis 5 vai 7 gadus biedēt, te ir Covid, te ir musulmaņi, te karš un vēl kaut kas. Neviens ārzemju investors 5 gadus uz Latviju neizskatās. Un pašvaldības kompetence, protams, ir tajā brīdī, kad nāk pretī uzņēmējiem, pateikt uzņēmējiem pretēji, lai uzņēmējs iespējami vairāk nodrošina darbiniekus, kas ir vietējie mārupieši, jo tie ir nodokļu maksātāji mārupieši. Paldies, Puidas kungs. Tad sāksim ar atlaist Saeimu. Jā. Ok, paldies. Nē, valdība priekš. Tas nav viens un tas pats, to jūs zināt, vai? Rīkojums numur 1, numur 2, numur 3. Jā. Labi, paldies, Suverēnā vara apvienība Jaunatvieši, Andrejs Kirillovs, arī Burvju Noliņa. Man ļoti patīk pieķert. Mēs no vidus sākām ar Burvju Noliņām. Ceru, ka Mārupas uzņēmēji būs sociāli atbildīgi, ja Burvju Noliņa pirmkārt. Ja? Un otrkārt, tā ir dialogs un birokrātijas samazināšana. Lai uzņēmēji nemocas pašvaldības kabinetes, piemēram, ja tagad kaut kāda domstarpība notiek vai vēl kaut ko. Labi, paldies par jūsu burvinoju. Es esmu pierakstījis 9 burvīgas lietas, kas papildina vienu otru. Mēs noteikti kā Mārupas uzņēmēji pie tiem, kuri būs 19 atbalstītajiem deputātiem, kas tiks ievēlēti 7. jūnijā Mārupas pašvaldībā, Mārupas novada pašvaldībā, tad mans saraksts ar pildspalvu rakstītais būs līdzi, un tad mums būs ko teikt. Un no viņa arī būs. Viņi būs jums. Labi, paldies. Mēs esam izgājuši 3 apļus. Ķersimies pie 4. Kā jau teicu, kopumā būs 5. Laiks mums atļauj. Man ir priekšā izkopējums no jūsu sarakstu programmām, kas attiecās uz uzņēmējdarbības veicināšanu. Es viņu varbūt visu nolasīšu, varbūt daļēji, bet es uzdošu jums katram vienu jautājumu par to, kas ir šajā sarakstā rakstīts. Un, sāksim ar Suverēno varu, apvienību Jaunatvieši. Tātad programmā, iesniegtajā oficiālajā programmā, ir sadaļa uzņēmējdarbības veicināšana, un tur ir teikts sekojoši. Aktivizēsim novada infrastruktūras attīstību publiskās un privātās partnerības programmas ietvaros. Izveidosim grantu programmu inovatīvo uzņēmumu piesaistē un atbalstam. Ar nodokļu atvieglojumiem atbalstīsim esošos novadu uzņēmējus, kuri turpinās attīstību novada teritorijā vai veiks ieguldījumus infrastruktūrā. Kirillov kungs, man nekas cits neatliek, kā atskatīties vēsturē. Jūs bijāt ievēlēts iepriekš no Saskaņas, Mārupas domē, ja nemaldos vairākas sasaukums. Tas, kas bija viens no tā saucamās nosacītās opozīcijas argumentiem, bija privātās partnerības projekts Bērndārzs Zeltrīte, kuru jūsu kolēģi un jūs kritizējāt. Tagad es to redzu kā punktu numur 1 attīstīt šo privāto un publisko partnerību. Kas ir mainījies vai kas ir? Ja ir kritizēts, tas acīm redzot bija par ko? Jā, par privāto publisko partnerību. Jā, un es īstenībā vairākus gadus strādāju Mārupas komunālu pakalpojumu un nodarbojos ar infrastruktūru attīstību. Ja? Un lūk, un tad katru reizi, kad tu, teiksim, teritorijas attīstītājs nāk Mārupas novadā,
viņš grib kaut kādu atbalstu. Un šajā gadījumā tas var būt granti, jo likums par pašvaldībām mums nosaka, ka pašvaldība ir autonomas funkcijas, ka jāattīsta pašvaldība, jāattīsta infrastruktūra. Pašvaldība dažreiz nevar paspēt šitai attīstībai, ja viņa nevar tik strauji attīstīties. Un tad jāpiesaista infrastruktūras attīstībai, teiksim, jāatvieglo kaut kāda veida, jāatbalsta uzņēmējus, kuri dara ieguldījumu pašvaldības infrastruktūra. Labi, paldies. Es jau paskaidroju iepriekš īstenībā šo domu, un tas ir vai granti, gan nekustamā īpašuma atvieglojumi varbūt. Jā. Likumdošana tur ir kārtām. Problēmas nav. Labi, paldies. Iesim tālāk. Nacionālā apvienība. Jūsu programmā arī ir sadaļa uzņēmējdarbība. Un tur ir teikts sekojoši: veidojam nākotni, atbalstam uzņēmējdarbību. Pilnveidosim sadarbību ar novadu uzņēmējiem, veicinot kopīgu izaugsmi, attīstot un pilnveidojot nepieciešamo infrastruktūru. Piesaistīsim investīcijas novadā nepieciešamās infrastruktūras un uzņēmējdarbības vides attīstībai. Veicināsim sadarbības iespējas vietējiem mājražotājiem, amatniekiem, māksliniekiem un mazajiem uzņēmējiem, palīdzot radīt plašu atpazīstamību un konkurētspēju. Attīstīsim zīmolu radīts Mārupē, veidojot stipru un atpazīstamu vietējo produkciju. Puičkungs, jūs esat arī pašvaldības deputāts, un es pieņemu balsojāt par aģentūras MUST izveidošanu, kuras viens no šīm funkcijām, arī tīri caur vizuālajiem piemēriem, ir šo vietējo mājražotāju iesaiste. Un radīts Mārupē arī ir zināms zīmols, kas tur vēl būtu daudz darāms. Un šī ir jums iespēja pateikt, kas tieši. Jā, paldies par iespēju. Diezgan daudz kļūdas pateikts. Večuks, kas blakus stāvēja, viņš vienmēr bija pozīcijā, tāpēc arī viņš komunālajos strādāja. Viņš nebūtu bijis opozīcijā, viņš nebūtu strādājis. Par mani runājot, arī nepareizi. Puičkungs, jāaicina jūs būt pieklājīgam. Jā. Un tas, kas par mani un programmu un informācijas centra izveidošanu, es biju atkal tā skarbā lielā skabāra, kas teica, Milīši, nevajag būvēt to būdiņu par 300,000 uz zemīti par 150, rezultāts 500 000. Nevajag veidot aģentūru, kur uzturēt pa 500 000 līdz 1 miljonam gadā. Un tad, kad jau tā būdiņa bija uzbūvēta, informācijas centrs, kur jābūt vienam tirgotājam, vienam apkopējam, kurš uz līguma pamata strādā, nevis 247. Tāds bija mans viedoklis. Pagājušā domas sēdē lēmām, tā teikt, reorganizēt jau šo aģentūru. Nepilnu gadu strādājam. Mēs mānam sevi, neklausām uzņēmējus, ir jābūt vairākumam tādi, kuriem ir pieredze un tālredzība. Nevis šodien izveidojam, mums budžets ir un rītā likvidējam un tam līdzīgi. Paldies, Puičkungs. Tātad, principā, tas ir izdarīts šīs vietējo mazo ražotāju attīstībai, bet ir jautājums par to veidu, izmaksām. Tieši tā, pats galvenais, ka tad, kad es rakstījām programmu, pietiekami daudz bija zvani arī no mārpiešiem, no vietējiem ražotājiem, gan trauku veidotājiem, māla māksliniekiem, paldies, citiem, kuriem ir līdz šim bijušas pietiekami sarežģītas attiecības tieši ar minēto aģentūru, jo viņiem vienmēr ir kaut kādi uzstādījumi, kas maziem ražotājiem nav saprotami un pieņemami. Tātad musts varam labāk. Labi, tagad es pamainīšu atkal šo rotāciju un došu vārdu politiskai partijai Latvijas reģiona apvienība. Jūsu programmā nav sadaļas par uzņēmējdarbību. Jūs gan esat vienīgie. Jā, mēs neesam vienīgie. Jā, mums nav sadaļas, tāpēc mēs uzskatām, Es īstenībā gribēju pavaicāt, kas ir tas, ko jūs tur neuzrakstījāt un kāpēc, jo es nevaru pēc satura neko tā sakot. Uzņēmējdarbība varbūt paslēpta zem citiem punktiem, vispārīgiem punktiem, digitalizācija, gan birokrātijas apkarošana un tam līdzīgas lietas. Bet uzņēmējdarbības vide ir tik strauji augoša, ka tu nevari apsolīt kaut ko 4 gadiem uz priekšu. Tu vari apsolīt tam, kas ir pašreizējā situācijā. Pirms 5 gadiem mēs nezinājām, kas ir Covid, pirms 3 gadiem mēs nezinājām, kas ir karš.
Mums visu to gan savu ikdienu, gan arī uzņēmējdarbības to pakalpojumus un vidi ir jāpieskaņojās tai aktuālajai šodienai. Vai tā ir aizsardzība, vai tas ir veselības aprūpe. Tāpēc mēs nesolam arī citās jomās. Mēs nesolam kaut kādas konkrētas lietas, tur pieņemsim tur ceļš, skola vai kāds, bet mēs solam vispārīgi tādu attīstību un kā es pašā sākumā diskusijas teicu, nelikt šķēršļus un ļaut uzņēmējiem darboties un no otras puses, teiksim, pieeja šim jautājumam. Labi, paldies, bet tad man jāsaka, ja es kā uzņēmējs pārskatu diagonālu programmas, un tas jau ir daudz, jo es pieņemu, ka lielākā daļa to nedara, es neatrodu tur sadaļu par uzņēmējdarbību, es apvainojos. Ko man darīt? Nav jāapvainojās, jo uzņēmēji Mārupas novadā ļoti apmierināti ar uzņēmēju darbību. Uzņēmumi mums ir uz iedzīvotāju skaitu rēķinot vienu no lielākajiem Latvijā. Bezdarbs mums ir viens no mazākajiem Latvijā, tā kā es domāju, mums ar uzņēmēju darbību viss ir labi, un mums ir vienkārši jāveicina un jāatbalsta pamatlietās, nevis kaut kādos punktos un sīkumos. Labi, paldies. Tad atkal iesim tālāk. Izlasot Zaļo un Zemnieku savienības programmu, sadaļa, kas attiecas uz uzņēmējdarbību, ir un saucās uzņēmējdarbība un darba tirgus. Un tur ir teikts sekojošais. Pilnveidot dialogu un atbalsta mehānismu ar uzņēmējiem. Rīcības plāns aktīvi līdzdarboties Mārupas uzņēmēju fóruma kopīgos projektos, nodrošināt atbalsta programmu vietējiem ražotājiem un jaunajiem uzņēmumiem, atbalstīt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā ar vasaras darbu un mentoru programmām. Viens formas jautājums, viens pēc formas, viens pēc satura. Kas ir Mārupas uzņēmēju fórums? Tas ir pēdiņās ieliks, tātad sugas. Labi, paldies. Mēs to nojautām. Mēs saucamies biedrība Mārupas uzņēmēji, un tas, ko mēs organizējam, ir runa par notikumu, ir Mārupas uzņēmēju festivāls sadarbībā ar pašvaldību. Tas bija vairāk par formu, es zinu, ka jūs esat kļūdījušies, ticamāk. Bet par saturu, īstenībā ļoti būtisks jautājums, ļoti aktuāls. Atbalstīt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā ar vasaras darbu. Jūs pārstāvat ZZS, tad es pieņemu, kad lūdzu palabo man Kārkliņa kungs, pašreizējais bijušais mērs, pareizāk sakot, Bojāra kungs ir no jūsu saraksta. Pareizi ievēlē? Nē, tad te mēs ejam tādā saucamajā puzlē zaļie un zemnieki, kaut kur kopā, kaut kur atsevišķi. Bet jebkurā gadījumā mēs varam uzskatīt, ka ZZS ir tā kā ilgstoši bijusi pie varas. Saprotu, ka jums tagad būs jāuzņemās atbildība par pagātni, vai vismaz verbāli jāuzņemās atbildība. Attiecībā uz jauniešu iesaistu uzņēmējdarbībā mēs kā biedrība Mārupas uzņēmēji ar šo jautājumu, un droši vien ne mēs vienīgie sastopamies katru, sākās maijā, kur manam bērnam strādāt, un tad ir divas iespējas. Viena ir šajā pašvaldībā, kur ir divu veidu nodarbināšana, tā tad ir aukles palīgs bērndārzā vai dārznieka palīgs uz ielas. Vai tiešām pa šiem gadiem nekādas jaunas idejas nav radušās, kādā veidā iesaistīt jauniešus, dot viņiem iespēju nopelnīt to mazo naudiņu? Es esmu šajā partijā, varētu teikt, ka 2-3 mēnešus, un es neesmu iesaistījies šo jautājumu risināšanā, bet noteikti tajā brīdī, ja tikšu Mārupas novada domē, tad man ir idejas, kā to varētu realizēt. Pagaidām, lai tas paliek pie manis. Jā, es zinu, bet mēs esam diezgan daudz Mārupē un diezgan maz vietas ir domē, tā kā tas, lai paliek pie manis. Ja tiks kāds no Zaļo zemnieku savienības, es ar viņiem padalīšos un noteikti virzīsimies tālāk. Labi, paldies. Raudzīsimies nākotnē, Kārkliņa kungs, kā jums izņēmuma kārtā, tāpēc, ka ZZS, Z un tā. Zaļā partija, Latvijas zaļā partija. Jā. Es to zinu. Jā. Jūs pieminējāt nodarbinātību vasarā, kas ir pašvaldības iestādēs. Skaidrs, ka tas ir ļoti pieprasīts un ātri jaunieši dabū jūsu minētos izvēles darbus. Bet es šodien biju divos uzņēmumos, Mārupas uzņēmumos, kuros ir Mārupas jaunieši, un te ir arī stāsts pie pašiem Mārupas uzņēmējiem. Mēs, manuprāt, ka pusgadu atpakaļ tieši šo jautājumu pacēlām vienā no tikšanās. Arī, man liekas, ka bija brokastis, kuru mēs tīkojāmies, kad kā uzņēmējs mēs aicinājām, skatoties uz to, ka tuvojas vasara, atvērt šīs vietas. Ir kaut ko darījusi lidosta un vēl 2 uzņēmumi.
Un tas ir arī, diemžēl, viss. Un te ir tas, ko es pašā sākumā minēju, kad ir tā savstarpēji vairāk tā komunikācija vajadzīga. Jo es pieļauju variantu, varbūt šeit, šajā brīnišķīgajā kafejnīcā vai te pateiz stūri būtu arī nepieciešams citā uzņēmumā šis te Mārups jaunietis, un viņš iepazītu to, kā tad ir vispār strādāt vasarā. Jā, paldies, Kārkliņkungs. Šī ir tēma, kas noteikti Mārups uzņēmējiem būs dienas kārtībā, un es saklausīju gan idejas, noslepenotās pagaidām gan konceptus, kurus tad droši vien mēs varētu kopīgi apspriest ar jums, ja jūs tiksiet ievēlēti. Labi, paldies kolēģiem, iesim tālāk pie jaunās vienotības. Man diemžēl sanāk atkārtoties, jo Jākapson kungs jau vairākas reizes ir nolasījis šo to no programmas, bet es uzdošu, es nolasīšu, lai būtu pret visiem vienādi godīgs. Tātad jaunai vienotībai ir sadaļa ar nosaukumu uzņēmējdarbība, un tur ir teikts sekojošais. Nodrošināt vienlīdzīgu pieeju fondiem un atbalsta programmām, palielināt bērnu un jauniešu nodarbinātības iespējas vasarā, to mēs tikko runājam, pārskatīt nodokļu pārdali, lai veicinātu vietējo ekonomiku, palielināt atbalstu mazajiem uzņēmumiem un vietējiem ražotājiem, piesaistīt novadam uzņēmumus ar augstāku pievienoto vērtību. Te man bija jautājums par pirmo punktu. Nodrošināt vienlīdzīgu pieeju fondiem un atbalsta programmām. Par kuriem fondiem ir runa un kuras programmas šobrīd ir bez vienlīdzīgas pieejas? Runājot par Eiropas fondiem, kas tiek dalīti caur dažādām ministrijām, bieži vien esam saņēmuši sūdzības no iedzīvotājiem un no uzņēmējiem lielākiem, mazākiem, kad nav īsti caurspīdīgs šis process, kā šīs naudas tiek sadalītas. Tā ir viena no lietām, ko mēs veitīsim, kāpēc tā notiek un ko mēs runājam. Labi, paldies. Neesmu pārliecināts, vai tā ir atbilde, kas varētu apmierināt tieši vietējos sadarbības partnerus, pašvaldībai uzņēmējus par šīm te fondiem. Kā mēs zinām, tas ir ļoti centralizēts process. Pašvaldībai, protams, ir savi instrumenti, bet katrā gadījumā mēs esam jūs dzirdējuši, un droši vien tad arī būs iespēja atgriezties pie saturīgas sarunas gadījumā, ja jūs vai jūsu sarakstu pārstāvji tiks ievēlēti. Kārkliņkungs, mēs iepauzēsim ar jums, pa cik jūs tikko runājāt, mēs pēc tam jums dosim vārdu. Iesim tālāk. Latvija pirmajā vietā, Edgars Jansons. Programmā sadaļa, kas būtu attiecinām uz uzņēmējdarbību, skan sekojoši. Pirmais ir vērtējums. Mārups uzņēmēji domzīme. Aktīvi, darbīgi, jūt atbalstu no pašvaldības savai uzņēmējdarbībai. Mārups novads rūpēsies par infrastruktūras izbūvi darījumu un ražošanas teritorijām, kas veicinās jaunu darba vietu radīšanu. Meklēsim kompromisus starp uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai domes administrācija strādātu uzņēmēju labā. Pašvaldību iepirkumos labprāt redzēsim tieši Mārups uzņēmējus un atbalstīsim Latvijas ražotājus. Man ir divi jautājumi. Pirmais, jūs minat, veicinās jaunu darba vietu radīšanu. 21. gadsimtā sakiet, un Mārups novadā jaunas darba vietas varētu būt primārs jautājums? Kā mēs zinām, lielākais Mārups novada domas budžeta papildinātājs ir tieši iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Tas nozīmē, ka tie, kas strādā, tie, kas dzīvo Mārupē, tad piedeklarējuši savu dzīves vietu. Nav svarīgi, vai viņš strādā Mārupē, vai viņš strādā citur, bet deklarētā dzīvesvieta ir šeit. Līdz ar to, ja tās darbvietas tiek pārnestas uz Mārupi vai Mārupas administratīvo teritoriju, tad cilvēkam droši vien ir win-win situācija. Viņš pirmkārt šeit dzīvo, otrkārt šeit strādā. Treškārt papildinās domas budžets ar Mārupē dzīvojušiem iedzīvotājiem. Uzņēmējiem arī labi. Viņam nav jāmeklē darbspēks ārzemēs, jo, kā mēs zinām, ļoti daudz uzņēmumi, sevišķi celtniecības jomā, viņam nevar iztikt ar Latvijas resursu. Viņam ir vajadzīgi kaut kāda ārzemju, tie gastarbaiteri tā saucamie, ar kuriem visāds problēmas ir. Nekas slikts nav, ja tu esi celtnieks, ja ne visi cilvēki var nopelnīt, var teikt, ar savu intelektu var nopelnīt arī ar rokām tikpat daudz. Un jo vairāk ir darbvietas Mārupē, es domāju, ka tas tikai apsveicam. Tas budžets paliek vien lielāks un lielāks. Labi, es atbildi pieņemu, lai arī varbūt man būtu ko komentēt, bet atkal. Šī skatu ir jūsu, nevis man. Bet man būs otrs jautājums Jansona kungam, Edgaram Jansonam. Tātad par to,
jautājumi, pie kura mēs esam jau vairāk runātāji esam pieskārušies. Labprāt redzēsim tieši Mārupas uzņēmējus un atbalstīsim Latvijas ražotājus. Un mums ir tas iepirkuma likumdošana Latvijā, kāda viņi ir. Ja nemaldos, šo pašu jautājumu jums uzdeva Gundars Rēders Latvijas televīzijas debatēs. Kādā veidā būs iespējams dot priekšrocību kādam, kas ir ar vietējo izcelsmi? Te teikts arī Latvijas ražotāji, līdz ar to mēs nolīdzinām ar pārējiem, bet ok. Es saprotu jautājumu, un es domāju, vispār arī saprotu, vajag tikai saņemties drosmi pateikt to skaidru. Ja tu esi nolēmis atbalstīt vietējos un arī savu nosacītu ģimeni, tad tu to arī dari. Un šeit ir tikai māka piemērot Latvijas likumdošanu vietējiem apstākļiem, lai tiešām aizsargātu savus uzņēmējus. Deputāta spēks ir kāds? Pieņemt saistošos noteikumus. Punkts numur 1. Punkts numur 2. Atlases kritēriji, kuriem ir tā saucamie celtniecības objektiem. Es dzirdēju tikai, ka Mārupas doma taisās būvēt izglītības iestādi par 48 miljoniem. Man jau izklausās tas cipars tāds milzīgs. Kirilo kungs varbūt aizmirst pieminēt, kāpēc viņš bija toreiz pret to privātās partnerības projektu. Es atgādināšu. Privātās partnerības projekts Zeltrīt, es arī biju tajā laikā pret uzcelt to bērndārzu maksāt 2,7 miljonu. Uzvarēja kaut kāda karteļa kompānija, es vairs neatceros, kā viņi saucās, bet viņi iekšā kartelī bija. Un Mārupas domē, tas bērndārs izmaksāja neskapēc 12 miljonu. Man ir jautājums, vai tā ir normāla privātās partnerības sadarbība, ja ēka maksā 2,7, bet Mārupas Novatoma bija tik uzsēdināta uz tā saucamās obligātā maksājuma atdatas uz 12 miljoniem. Es domāju, tāda sadarbība bija muļķīga. Līdz ar to tie cilvēki, kas pieņem lēmumu par privātās partnerības ieviešanu Mārupē, man liekas, ļaunprātīgi izmantoja savu dienas stāvokli nevis par labu vietējiem uzņēmējiem, kurus mēs varbūt cildinātu, ka viņš ir uzcēlis bērndārs, bet atļāvām kaut kādiem citiem uzņēmumiem, no Mārupas Novatoma budžets izraut ārā 12 miljonus 20 gados. Tāda sadarbība nav normāla, manuprāt, vai ne? Paldies, es nekomentēšu. Bet katrā gadījumā tā atbild uz to manu jautājumu bija tāda, vajag tikai gribēt, ja? Tieši tā. Labi, to mēs varētu nostiprināt kādā normatīvai aktā, ka vajag tikai gribēt. Kandavātā jau esot, un neviens nav iesaistīts. Jāpaskatās, ir Kandavas praksa tieši tāda. Labi, paldies, kolēģi, šis jau bija interesanti. Man tagad jāvēršās pie otras saraksta, kura nav iekļāvusi gluži kā reģiona apvienība savā programmā nevienu konkrētu vārdu par uzņēmējdarbību. Par ko uzņēmēji, protams, ir neapvainosies, bet varētu, kā mēs sapratām. Ja? Aivar, sakiet, lūdzu, kas ir tas, ko jūs tur neierakstījāt, un kāpēc jūs to neizdarījāt? Uzņēmēji grib zināt. Jā. Tad formulējums neiekļāvām uzņēmēju intereses pārstāvošus uzstādījumus droši vien nebūs visai pareizs. Tas, ka mēs neesam uzrakstījuši virsrakstu uzņēmēju darbību, tas ir tiesa un tas ir darīts apzināti, jo gatavojot programmu mēs izgājām no tāda viedokļa, ka mēs skatāmies, tāpat kā līdzīgi iepirkumā, mēs aprakstam nevis kādai tai mājai jābūt un no kāda materiāla viņa ir jābūvē, bet tieši no funkcionalitātes viedokļa izejot. Un šeit arī, ja jūs droši vien lasījāt programmu pa diagonāli vai starp rindām, droši vien pamanījāt, ka tā tad gudra un atvērta pārvaldība, tas ir tas, kas tieši tādā pašā mērā attiecās uzņēmējiem kā uz jebkuru citu sabiedrības daļu. Tie rīki, ko mēs piedāvājam ieviest tieši konkrēti gudras pārvaldības aspektā, ir vērsti uz to, lai veidotu normālu sadarbību ar uzņēmējiem un saprotamu sadarbību ar uzņēmējiem. Tāpat tā sadaļa, kas attiecās uz bērnu dārziem un bērnu dārzu pieejamību, tas ir vistiešākā veidā saistīts gan uz uzņēmēju iesaistīšanu, gan uz vietējo uzņēmēju iesaistīšanu. Jūs būsiet pamanījuši, tātad mēs piedāvājam vietējiem bērnu dārzu pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt šīs te iztrūkstošās bērnu dārza vietas ar visai lielu pašvaldības atbalstu un tajā pat laikā nebūvējot nekādas jaunas ēkas ne pa 2, ne pa 22 miljoniem. Paldies, Osīša kungs, atbildi pieņemu. Mēs tad raudzīsimies uz jūsu programmu caur šo te vispārējās iekļaušanas prizmu. Labi, tad iesim tālāk. Mums ir vēl divas programmas, kas attiecināmas uz uzņēmējdarbību. Jaunā konservatīva partija priekšvēlēšana programmā ir sadaļa uzņēmējdarbība, un tur ir teikts sekojošais.
Turpināsim grantu programmu jaunajiem uzņēmējiem un atbalstīsim vietējo uzņēmēju dalību izstādēs. Veicināsim mazās un vidējās uzņēmējdarbības iniciatīvas visās apkaimēs, attīstot tirgus teritorijas un apkaimu centrus, motivējot vietējos ražotājus piedāvāt savu produkciju. Sadarbosimies ar lauku atbalsta dienestu un pierīgas partnerību, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Mans jautājums attiecās par sadarbošanos ar lauku atbalsta dienestu un pierīgas partnerību. Mēs, kā uzņēmēji, sadarbojamies daudzus gadus, un man šķiet, ka tur viss ir kārtībā. Bet kas ir tas, ko jaunā konservatīvā partija varbūt varēs piedāvāt no savas puses papildus? Vai labāk, vai savādāk? Nē, te globāli, teiksim, ir tas uzsvars, kad mēs esam par šo te mazo un jauno uzņēmēju darbību. Pat lai viņi ir maza, ja tas ir viens cilvēks, kas ražo no koka sveces, viņš nav svarīgs naudas izteiksmē, bet viņš ir svarīgs, ja viņš var piesaistīt varbūt turistus. Tas turists atstājas kafejnīcā. Un, teiksim, šis jau, jāskata jau globālākā mērogā, tad Rīga, Pierīga. Tas nav tikai viens konkrēts uzņēmējs, tāpēc ir svarīgi attīstīt, stimulēt, veidot šo te vidi, lai šie mazie rastos un augtu. Paldies, es sapratu. Attīstīt, stimulēt, veidot. Ir kaut kādi, šos vārdus var pielādēt nedaudz ar saturu? Var. Pašvaldība var dažādi rīkoties, var palīdzēt, var nepalīdzēt. Protams, viss apakšā ir finansējums. Bet, ja es paskatos pagājušā gada budžetu, pašvaldības iestādes ir iztērējuši 200,000 eiro komandējumus. Es domāju, ka šo naudu var iztērēt reklamējot vietējos uzņēmējus vai veicinot viņu sadarbību savā starpā. Labi, es sapratu jūsu domu virzienu. Paldies, jaunā konservatīvā partija. Karkliņkungs, jums tūlītās būs iespēja runāt kā noslēdzošajam šī aplī. Es vienkārši par to gribēju pakomentēt, ka tas nav pašvaldības, tas ir Erasmus programmas. Ja? Tā kā mēs varētu iet par katru jautājumu ļoti plašās diskusijās, jo izpratne ir tiešām nevienāda. Bet tas ir ok, tāpēc mēs visi esam cilvēki. Tad visbeidzot, vicemērs Valdis Karkliņš, Latvijas Zaļā partija, ir sadaļa uzņēmējdarbība. Un tur ir teikt sekojošais. Tas būs ilgi. Efektīvs, bet man ir jānolasa, lai būtu pilnīgi vienlīdzīga attieksme pret ikvienu no jums. Tātad, sadaļā uzņēmējdarbība ir teikts efektīvs atbalsts būvniecības plānošanai un saskaņošanai, lai atvieglotu uzņēmējdarbības attīstību. Uzņēmējdarbībai labvēlīga vides radīšana ar attīstītu infrastruktūru. Atbalsta programmas jaunā uzņēmēja attīstībai, grantu konkursu, mentoru programmas. Uzņēmējdarbības veicināšana, organizējot tīklošanās pasākumus, konferences un lekcijas. Sadarbība ar attīstītājiem un investoriem, uzņēmējiem, lai pilnveidot transportu un loģistikas infrastruktūru. Man būs ļoti plašs jautājums attiecībā uz otro punktu. Vienkārši, bet vienlaicīgi plašs, jo jūs viņu tādu, tā sakot, šeit ierakstījuši. Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstīšana. Jā. Es atbildēšu uzreiz arī piestarpināt to pirmo par to būvniecību. Tā būtu īpaši personīgi atbildēšu. Jā, nē, vienkārši personīgi atbildēšu. Jā, piemēram, tieši šodien ieskicējuši arī ņemot vērā uzņēmējs atnāk ar konkrētu sūdzību par to, ka, diemžēl, mūsu būvvalde nav visus nosacījumus pateikusi uzņēmējiem, kas ir jāizpilda. Un šādā veidā, ja neiedod visus nosacījumus, bet uzņēmējs izpilda sākotnējo, tad atnāk un viņam vēlreiz prasa vēl kaut ko. Šī ir tā lieta, kur vajadzētu efektivizēt to. Par jūsu uzdoto jautājumu par vidi. Mēs redzam, kādā veidā, cik strauji attīstās uzņēmēja darbība novadā, un mēs te arī daži labi no kolēģiem minēja par to, ka pašvaldība ar saviem pienākumiem, ar savu stratēģiju, kas ir arī, protams, ka neatņemama sastāvdaļa, arī iedzīvotājs savā veidā varbūt tās netiek līdzi. Un ar vidi, tas ir skatoties to arī ar teritorijas plānojumu, kādā veidā mēs saliekam kopā šo te attīstības modeli. Mums ir ceļš, ko pieminēja kolēģis šeit, Babītas pagasta pusi, ja, kad tur nav trotuārs vai ir attiecīgi nepareizi izbūvēts ielas platums. Ja. Šajā jautājumā visā kopā ir kopēja sadarbība. Ne tikai pašvaldība viena pati. Šeit ir aicinājums tieši sadarboties ar uzņēmējiem. Kolēģi min šeit nodokļu atlaides. Protams, mēs visi sakam jā, bet nevar atnākt uzņēmējs un tagad prasīt, man vajag ceļu. Šeit blakus iedzīvotājs dzīvo jau 30 gadus. Ar ko viņš atšķiras?
Un šeit jābūt sabalansētai gan tam pašam uzņēmējam, gan tam pašam iedzīvotājam. Tā kā kopēja sadarbība. Paldies, atbildi pieņemu. Paldies visiem par 4 apļu noturību. Tagad sekos pēdējais, 5. Jums būs iespēja uzdot katram vienu jautājumu kādam no jūsu klātesošajiem kolēģiem. Un tādu, kādu vēlaties, bet es ļoti aicinātu runāt par tematiku, kas ir saistīta ar uzņēmējdarbību. Un sāksim šo te savā ziņā mazliet provocējošo spēlīti. Dosim pirmo roku tiem deputātu kandidātiem, kuri šobrīd nav domē, jo līdz ar to jūs varēsiet ielusties vēlētāju kurpēs, kurš var uzdot jautājumu tiem, kam pie varas, tiem, kas ir pie varas. Bet jebkurā gadījumā jums ir arī brīvas rokas uzdot jautājumu jebkuram no klātsošiem. Sāksim ar Andreju Kirillovu. Jūs gan bijāt savulaik, bet mēs ieskaitīsim, ka... Labi, kam jūs vēlaties uzdot? Kam jūs vēlaties uzdot? Es esmu spiests viņu uzdot, jo man sirdsapziņa neļauj rīkoties citādi. Labi, tas ir valdim un, acīm redzot, esošajiem deputātiem. Vienam, jūs varat uzdot tikai vienam. Vienam, jā, labi, jo nav godīgi, ja būtu uzdot valdim, bet man nav cita varianta. 2002. Gadā Skultes un Tirēnes iedzīvotāji saņēma paziņojumu ar draudiem, ka viņiem pēc gada tiks atslēgta elektrība. Pasakas par to, ka tīkli nepieder pašvaldībai vai vēl kaut ko, to var tāda veida neatbildēt. Jautājums ir sekojošs. Ar kādiem mērķi bija izteikta draudi un kāda jēga šiem draudiem vispār bija? Jā, 2002. gadā. Es nebiju 2002. gadā atvainojos. 2022. gadā es atvainojos, jā. Emocijas, jo patiešām mēs, emocijas, jo pārcību. Vai būs atbildi saņemta vai nē? Jā, kādu mērķi? Varbūt jums zināms, cilvēki neizpratnē. Es nevaru pateikt, ka... Paldies, Kirillo. Kurš ir vainīgs? Kāpēc tik tā vienkārši var draudēt? Iedzīvotājiem nevaru saprast. Es ne par uzņēmējdarbību, es par iedzīvotāju. Uzņēmējdarbība tā ir labi. Maz atkāpes nenospraudu tos vienlīdzīgos noteikumus. Jā, jautājumam ir 30 sekundes atbildēji. Tūlīt paskatīšos 1 minūti. Pareizi, jā? Man gan šis ļoti konkrēts jautājums. Vai jums ir tiesības arī pateikt, ne, es neko par šo nezinu, es neatbildēšu. Kārkliņkungs, sakiet, vai jūs sapratāt jautājumu un jūs gribat atbildēt, un ja jā, tad lūdzu jūs minūti. Es sapratu jautājumu. Ar iedzīvotājiem tika komunicēts, un tas, ko Andreja kungs minēja, pirmkārt, Skultes ciematā šie tīkli ir vēsturiski, viņi bija piederības. Arī jūsu laikā Mārupas komunālie šos tīklus apsaimniekoja. Mainījās energo līkums un arī nosacījumi no sadalas tīkliem, ja šie te nenosakāmas izcelsmes vadi, pa kuriem plūst elektrība, sadalas tīkli atteicās šos te vadus pieņemt, jo šie te vadi, kā minēju, viņiem nav pat dokumentācijas. Tāpēc arī tika pieņemts lēmums, pašvaldība nāca pretī, arī klātesošie kolēģi, kas ir deputāti, nobalsoja. Tas nav mūsu sadalas tīkls, es atvainojos, Andrej, nepārņem to lietu, ko viņš nezina. Kurā vietā atrodas kabeļi, kādi ir tie kabeļi? Priekš kam terorizēt cilvēku? Kirillo kungs, es jums atbildēju, kā tas notika. Tā, vai jūs, mēs jūs komentāru, diemžēl, nevaram prasīt, bet es saprotu, ka Kārkliņa kungs atbild jūs neapmierināt. Es saprotu, ka jūs abi divi katrs šī laika posmā, pa kuru esat bijuši dažādos pozīcijās, bet tāda kaut kāda saskarsme bija. Jebkurā gadījumā es aicinātu kolēģis uzdot jautājumus, kas varbūt ir ar plašāku rezonanci, ko varētu saprast arī negluži tie cilvēki, kas ir iesaistīti, kas dzīvoja Skultē vai kādā citā Mārupas teritorijā. Šāds pats jautājums arī droši vien bija arī tieši tā, kad bija arī Tīrēnas ciematā, kur arī vēsturiski viņš ir bijis. Ir skaidrs tas, ka... Tas, kas ir bijis, ir atrasināts, un šie tīkli ir nodoti sadalas tīkliem. Paldies, kolēģi. Es tiešām aicinātu izvairīties no ļoti personisku jautājumu risināšanas. Ka šeit nav. Es, protams, mazliet ironizēju. Paldies jums. Draudu mērķis bija. Iesim tālāk. Nākamais ārpus esošās varas šī brīža
ārpus esošās varas pārstāvis, jaunā konservatīvā partija Andrejs Jansons. Kam jūs vēlētos uzdot jautājumu? Es vēlos uzdot jautājumu Latvijas reģiona apvienības pārstāvim. Jā, lūdzu. Skatos Jūs esat gatavs? Jā, kāds būtu jautājums? Tātad 30 sekundes. Jautājums sekojošs. Jūs programmā rakstāt gudri lēmumi. Lēmumi, kas pieņemti ar pārdomu un cieņu, nodrošinot attīstību un stabilitāti. Mums jāatbrīvojas no liekas birokrātijas, jāveido efektīva pārvaldība, birokrātijas mazināšana, bla, bla, bla. Mans jautājums sekojošs. Kas jums traucēja iepriekšējos 4 gadus pieņemt gudrus lēmumus, bet ja tādi ir bijuši, tad kas tieši ir darīts birokrātijas samazināšanai? Tas, ko jūs minat tagad savā programmā. Mums traucēs nekas nav. Mēs esam uz to virzījušies, bet es arī pakāpšu 4 gadu tādā pagātnē, kad ļoti lielā mērā kaut kāds birokrātiskos process ievies novada apvienošanu. Ja iepriekšējos Mārus un Babītas novados bija jau sakārtot sistēmu ne tikai par birokrātiju, arī par transportu un citām lietām, tad tomēr apvienojot novadus radās jauna situācija, arī jaunas situācijas un, protams, ka kaut kādu laiku prasa, lai no šīm... Es saprotu, kad ir radusies, to es zinu, tāpēc es pajautāju. Vai jūs varat nosaukt konkrēti? Bet vienojamies, kad jautājums ir izteikts visi. Ja jūs neuzdevāt to, ko jūs gribējāt, tad, diemžēl, atbildi ir, jūs pabeidzat? Ja es to varētu papildināt par to birokrātijas. Jums vēl ir laikam laiks, jums, Kristīna, jā. Tas ir ikdienas darbs, tas varbūt nav kaut kāds tāds 1 punkts vai 2 punkti, tas ir ikdienas darbs arī kaut vai ar pašvaldības darbiniekiem, ar ierēģiem, kuriem mēs ikdienā runājam, kā vajadzētu pretīm nākošiem būt, varbūt ātrāk tajā pašā būvvaldē ātrāk izskatīt kaut kādus lēmumus. Mēs nevaram ar kaut kādu domas lēmumu pateikt, tagad būvvaldē izskatiet šo jautājumu nevis 30 dienās, bet 20 dienās, un tas nav mūsu spēkos. Paldies Steinberg kungam. Jūs atbildi apmierina? Tad viss ir kārtībā. Labi, iesim tālāk. Pēc šīs pašas schēmas došu vārdu Edgaram Jansonam, Latvija pirmajā vietā. Kam jūs vēlaties lūdzu uzdot jautājumu? Es negribu teikt, ka es tagad nodemonstrēšu kaut kādu pārmērīgu egoistiskumu attiecībā pret to, ka neuzdošu jautājumu nevienam, jo man ir novēlējums. Mēs varam arī Es saprotu, ka nav muļķīgi jautājumi un ir tikai gudras atbildes, bet uzreiz varbūt pieķersimies pie tā, kāds man novēlējums. Man novēlējums tiešām ir tāds, iespējams, ka viņš ir kaut kādā mērā sinhronizējās ar partijas nosaukumu Latviju pirmajā vietā. Man tiešām novēlējums tāds, lai visiem Mārupas potenciālajiem vai, iespējamiem deputātiem būtu tiešām vēlme savā dienas kārtībā nolikt Mārupas visus jautājumus pirmajā vietā. Gan uzņēmējdarbības jomā, gan izglītības jomā, tā, lai nebūtu situācija, ka tādā pagastā, kurš iespējams ir uz doto brīdi reģionā numur 1, būtu pārāk daudz negatīvas, var teikt, PR kampaņas, kuras neatrodās tā saucamā politiskā plāksnē, bet atrodas uzņēmējdarbības plāksnē, kur pieņemsim viens no uzņēmējiem. Var redzēt, ka viņš tērē liels līdzekļus uz to, lai Mārupas doma piespiestu rīkoties godīgi, piespiest rīkoties pareizi, piespiest rīkoties tā, lai tas neredz zaudējums. Tas ir viss sākās ar to brīdi, kad tu kļūsi par deputātu, vai tu esi atnācis šeit strādāt un saņemt naudu kaut kādu, vai tu esi atnācis ar citiem nodomiem, bet man liekas, ka labākais, ko var izdarīt jebkurš no mums, kļūstot par deputātu, vienoties par kopīgiem mērķiem, izvirzīt šos mērķus par kopīgu sasniegumu, kā saka, augli, un attiecīgi arī rīkoties tā, ka pēc tam iedzīvotāji un arī uzņēmēji nesūdzās, bet slavina un palīdz attīstīties šim pagastam katru dienu. Paldies Jansona kungam. Mums gan nav noteikuma attiecībā uz novēlējumiem. Tas bija droši arī 30 sekundes. Ja gadījumā kādam vēl ir 33. Minūti ārpēc. Es ceru, ka pārējie izmantos iespēju tomēr uzdot jautājumus. Iesim tālāk. Jaunā vienotība Edgars Jākopsons. Te ir tā duāli. Tā kā bijām pie varas, tā kā nebijām, mēs visi zinām šo īpašo situāciju. Nomināli bijām. Nomināli. Labi, kam jūs vēlaties uzdot jautājumu? Man ir jāpiekrīt Edgaram, es arī negribu uzdot šo jautājumu, jo tas jautājums ir tāds provokatīvs un kaut kur liekas, man nav mērķis ielikt kādam kloķi. Būtībā uzdot jautājumus varētu katram. Te ir jautājumi par infrastruktūru, kāpēc tas nebija izdarīts, par sportu, katram ir kaut kāds savs īpatnējas intereses. Tad, ja būtu iespēja uzdot jautājumu katram, tad es to izmantot. Bet konkrēti vienam es negribu ielikt kloķi, jo iespējams mums nākotnē būs jāsadarbojās.
Un es gribētu nevis novēlējumu, bet es gribētu vienkārši aicinājumu un tādu vēlmi. Es ceru, tev... Ķeramies pie aicinājuma. Reikus slavenais sports. Mēs esam pie uzņēmējiem atnākuši. Nu, bet te ir dažādi tipa jautājumi. Edgars, sakiet, ko jūs darīsiet tagad? Jums laiks tūlīt beigsies. Jūs jautāsiet, vēlēsiet? Es vēlēju. Okay. Es sagaidu, kad nākamais sasaukums būs pietiekami profesionāls, lai mēs varētu tiešām šo te uzņēmēju darbību attīstīt nopietni. Jā, un tas viss ir vēlētāju rokās. Lūdzu, izdariet pareizi izvēli. Paldies, klātesošie, jums ir izdevies otro reizi iziet sausām kājām. Nu jā, tad ejam pēc līdzīgas schēmas atkal tā kā jā, tā kā nē. Zaļo un Zemnieku savienība galīgi neceļās roka teikt, ka nav pie varas, bet Jānis Baumans vismaz ir šeit pirmo reizi. Kam jūs vēlaties uzdot jautājumu? Dzirdēju, kad godātais Andris grib, vai viņiem uzdot kādu jautājumu, tā kā, es būtu pievienojis iepriekšējiem kolēģiem. Jā. Kādu konkrētu soli birokrātijas mazināšanai? Bez nodokļiem, ko mēs šeit jau esam iepriekš daudz un dikti apsprieduši, kāds būtu vēl jūsu pirmais vai otrais solis domas un deputātu krēslā, ko jūs darīt? Puiskums, vai jums ir skaidrs jautājums? Silvestre, es ļoti priecāšos, ja tu viņu jautājumu iztulkos. Es nevaru to darīt. Nevar vai nedrīkst? Otrais. Birokrātijas mazināšana un vēl kaut kāds papildinājums. Ja? Kurš teica, ka ir birokrātija Mārupē? Zaļie, kas ir pie varas? Nē, kurš to teica? Godīgi, es esmu pirmo reizi. Tu esi zemnieks, jā? Es esmu zemnieks, jā. Tu zini, kas ir bojārs? Uzvārds dzirdēts. Esi dzirdējis, jā? Dzirdēts, jā. Klau, kas ir pie varas, tu zini? Tu man jautājumu uzdevi? Jūs gribējāt? Tu neesi smieklīgs, čali. Birokrātiju vajag mazināt, nevēlot šitos zemniekus točnu. Tas ir pirmais nosacījums. Ir vēl nosacījums? Otrais nosacījums - izvērtēt tos, kurus vajag vēlēt, kas saprot, kas ir Mārupe, kas ir pašvaldība un kas ir uzņēmēja darbība. Un tad arī spēsim kopā mazināt birokrātiju. Kaut kā tā. Paldies. Atbildi pieņemta? Ir ok. Jā. Labi, tad ejam tālāk. Tagad ir tāds, tā situācija, kad politikā ir pozīcija un opozīcija, un tad nevar tā īsti dažkārt saprast, jo ļoti bieži pašvaldībā, kas patiesībā, no kā mēs iedzīvotāji esam ieguvēji. Arī opozīcija balso kopā ar pozīciju, bet tas formālais sadalījums ir tā kā kaut kā man jāpatur pie varas grožiem. Jautāšu Aivaram Mosītim no Latvijas attīstībai, kam jūs vēlaties uzdot jautājumu? Es uzdošu jautājumu Andrejam. Kirilo kungam. Šis nebūs jautājums, kur būs uz emocijām jāaiziet. Varēs mierīgi pastāstīt visu, kas jums ir paredzēts. Un, lai pieturētos pie formātu un jautājumu saistībā ar uzņēmēju darbību, tad man interesē tieši, kā konkrēti jūs domājat realizēt sekojošo, kas jūsu programmā iekļauts. Izveidosim grantu programmu inovatīvo uzņēmumu piesaistē un atbalstu. Jo nav noslēpums, ir dažādas programmas, kas ir pieejamas pašvaldībai sadarbībā ar kredītiestādēm un tā tālāk. Konkursa komisijā nolikums, jā, vai izvērtējums un grantu piešķiršana. Bet es domāju, kas tieši konkrēts? Tas ir galvenokārt, tas ir domāts infrastruktūras attīstībai. Tieši infrastruktūras attīstības. Ja uzņemies kaut ko būvēt un spiest, teiksim, izbūvēt ceļu vai uzlikt tur kaut kādu ūdensvādu komunikāciju, tad viņš būs, viņu jāizvērtē un jāpiešķirt viņam grantu. Un logiski attiecīgi birokratiskais aparāts strādā komisijā nolikums vai no administratīvais likums, vai no administratīvais līgums, vai attiecīgi komisijas lēmums. Osīkšums, jūs pieņemat atbildi? Mēs katrs citādi izprotam to jautājumu, bet es pieņemu un paldies. Es pastāstīju, tā kā es sapratu un pastāstīju. Paldies, jā. Diemžēl mēs nevaram noskaidrot, jums būs iespēja savstarpēji vēlreiz pārunāt vēlāk.
Nu jā, tad es tagad gribētu prasīt Puiskungam, pie kuras sadaļas jūs no tādiem politikas teorijas pieskaitāt pie pozīcijas vai opozīcijas. Skabarga nav tāds termins mums. Bet jums ir iespēja uzdot jautājumu, kam jūs vēlētos uzdot jautājumu? Man atbildēt vai pēc tam pīpējot? Pēc tam būs ok. Kam jūs vēlaties uzdot jautājumu? Es esmu tā konstruktīvā opozīcija, kas liek pozīcijai domāt un rīkoties atbilstoši. Ļoti labi, tad es vismaz neesmu nokļūdījies. Kam jūs vēlaties uzdot jautājumu? Skabarga pēc vajadzības izmērā liels, bet dažreiz mēdz būt maziņi tā skabardziņa. Labi. Tātad par jautājumu? Par jautājumu. Pēc tradīcijas. Sveiciens sievai, mammai. Paldies, sieviņa. Es esmu arī Mārupas uzņēmējs. Paldies, ka tu izturi mani. Vēlētāji balsojiet par Nacionālo apvienību. Andris Puidi, Zaļumiņu. Vēl iztrūkst otrais saraksts. Saraksts numur 2. Saraksts numur 2. Paldies. Šis, protams, īsti nav mūsu debašu formāts, bet noslēdzot. Bet es jautājumu varu uzdot tieši šī brīža mēra partijai. Mums ir laiks vēl šim jautājumam. Viņš nav 30 sekundes. Es 12 sekundēs uzdošu. Labi. Tad es nevaru liekt. Kam jūs vēlaties uzdot? Respektīvi, es vairāk tā kā priekš Andreju šo uzdodu, jo kolēģis nav tik sens kā Andrejs. Bet Andrejs ir pirms 30 vairāk gadiem sācis saimniekot Babītē Piņķos. Es atceros, man jāprecizē runa par pašreizējo domas priekšsēdētāju Andreju Enci. Tas pats Andrejs, kas ir Enci. Okay. Nē, lai skaidrība būtu visiem. Nē, 2 Jā, šitam nē. Es viņam uz ausu paprasīšu. Es par to. Jums jautājums, Puickungam. Vienvārds sakot, jums rāda kaut ko meiteni, bet es turpinu jautājumu uzdot. Ja? Vienvārds sakot, Andrejs 30 gadus jau vairāk ir mērs cienījams. Un tur ir tas stāsts līdzīgi, kā mums kādreiz bija ar mūsu mēru Mārupē, kad zeme tika dalīta bez sarkanām līnijām, bez ceļiem, bez komunikācijām. Un līdz šai dienai tā ir tā problēma, ko mēs pārunājam, uzņēmēju problēma, attīstītāju problēma un vēlāk iedzīvotāju problēma. Mārupē mēs to situāciju sakārtojam pirms 12 gadiem ar mani klātbūtni, lai būtu ceļi un saprotams, kurien, bet Babītē šī problēma lien ārā vēl šodien. Tātad jautājums ir Encis kungam. Vakar, kad ir uzbūvēti ciemati, bet piebraukšanas nav vai liek likvidēt ceļus. Kā man kolēģis šī brīža atbildējis, kā risināt situāciju, kas ir Babītē sastrādāt 20-30 gadu garumā? Paldies! Varat uzņemties atbildību? Nosacīti, jo par 30 gadu sastrādāto es nevaru atbildēt, jo es tikai deputāts esmu pirmo sasaukumu. Bet tagad notiek darbs pie teritoriāla plānojuma, kuru mēs finišēsim un apstiprinās jau nākošais sasaukums. Tā kā es domāju, tā ietvaros arī visas problēmas, visām šāda veida zemju un īpašuma problēmām ir jātop sakārtot. Darbs ir iesākts, bet to pabeigs nākošais sasaukums. Ir ļoti tāda samiernieciska atbilde. Es esmu pilnīgi drošs, ka Puickkungs nav viņa mierā. Bet paldies, mēs šo sadaļu arī esam izsmēluši. Un mums paliek 2 pretendenti. Es tagad nevaru izdomāt, vai ļaut Steinberga kungam turpināt to Encis kunga nastu kā mēru, vai tomēr sākt Valdi Kārkliņu. Bet sāksim ar Valdi Kārkliņu. Kam jūs vēlētos uzdot jautājumu? Labi, paldies. Es jautājumu. Man bija vairāk sagatavot, bet es vienu. Bet vienu lūdzu, 30. Jā, es uzdošu Aivar. Jums? Mums. Tev, precīzi sakot, uzņēmējs, iedzīvotājs, vai jūs atbalstīsiet pašvaldības infrastruktūras izveidi un teritorijas plānojumu un apbūves noteikumu pielāgošanu uzņēmēju interesēs, ja šie ierosinājumi būs pretēji iedzīvotāju interesēm? Paldies, šis ir lielisks jautājums. Provokatīvs. Jā, jautājums tiešām ir lielisks. Un pašvaldība ir tas institūts, kas ir, pareizāk sakot, savienojušais elements starp uzņēmējiem un iedzīvotājiem, un, protams, arī starp citām dažādām grupām. Protams, ir jāmēģina šīs te intereses kaut kādā veidā salāgot. Protams, ir objektīvas iebildes un ir subjektīvas iebildes. Tas, ka man nepatīk, ka kāds tur kaut ko būvē,
tā ir subjektīva iebilde, un, diemžēl, mēs nevaram tā rēķināties, jo tādā gadījumā mēs vispār nevienu teritoriju neattīstīsim. Mēs būsim tur, kur būsim, jo skaidrs, ka latviešiem ļoti patīk būt viensētniekiem, un nedod Dievs, man blakus uzradīsies kāds kaimiņš. Bet mums ir jāskatās loģiski uz teritoriju attīstību, piemēram, lidosta un tas, kas ir ap lidostu. Grūti iedomāties, ka mēs varētu tur attīstīties blīva apbūve. Skaidrs, ka būs ražošanas apbūve, biroji, noliktavas un tie servisu pakalpojumi, kas ir nepieciešami lidostai un uzņēmējiem. Savukārt ir teritorijas, kur mēs varam šīs te intereses salāgot, bet pa vidu ir jābūt kaut kādam buferim droši vien. Bet katrs gadījums ir jāizskata individuāli. Tam nav recepte. Kur vēl pareizāk atbildēt, tāda diplomātiskā varētu izvēlēties? Jā, diplomātiski viņi bija, bet šeit... Īsts komentārs kāds vēl? Īsts komentārs, jā. Tas, ko es gribēju sadzirdēt, ir Mārupas vecie iedzīvotāji, lai arī kur viņi dzīvotu, viņi blakus dzīvo savai pļavai, kur arī tagadējā zonējumā varbūt tās nav atļauta konkrēta rūpnieciskā apbūve, bet savukārt uzņēmējs veido visu, pasliktina dzīves apstākļus, pasliktina pat piebraucamo ceļu vēsturiskam Mārupas iedzīvotājiem. Un šī bija tā galvenā atslēga, kur es gribēju sadzirdēt, kādā veidā tad šo var sabalansēt. Daļai Aivars atbildēja, bet tiešām tas ir kopīgs darbs, bet jāņem vērā arī tos iedzīvotājs, kas ir darbojušies un strādājuši. Paldies. Un dzīvojuši šeit pirms tam. Paldies, ja jau valdes drīkstēja pakomentēt, es arī gribu pakomentēt. Tajā brīdī, kad mēs vēlamies būvēt skolas, bērnudārus, gājēju celiņus un ielas, tad mēs, diemžēl, ar sentimentu par pagātni to nevaram izdarīt. Mums ir vajadzīgi uzņēmēji, kas rada pievienoto vērtību. Es varbūt varu to kopsavilkt. Skaidrs, ka ir vajadzīga sinerģija, kolaborācija un vienlaicīgi arī jācenšas respektēt, kā sadzīvot kopā uzņēmējiem ar iedzīvotājiem. Šeit gan ir uzņēmēji pārsvarā un droši vien no Kākliņa kunga uzdotā jautājuma, es tagad ironizēšu, bija sagaidīt Aivaru Rosīšu atbildi, kad mēs noteikti rūpēsimies primāri par uzņēmēju interesēm. Tas, protams, ir joks. Paldies. Pēdējais tad būs Jānis Sences kunga tā nasta. Ja? Uģis Steinbergs no Latvijas reģiona apvienība, vienlaicīgi arī esošā Mārupas pašvaldības vadītāja Ences Andreja pārstāvētā saraksta pārstāvs. Jā. Kam jūs vēlaties uzdot jautājumu? Es jautājumu neuzdošu līdzīgi kā arī vēlējums. Vēl varbūt arī dziesma. Dziedāt, es nemāku. Silvestris drīkst pajautāt arī. Spēlēt, dziedāt, es nemāku. Arī nē. Bet kā moderators minēja, ka šī sadaļa, 5. sadaļa būs viss tāda provokatīvākā un varbūt uz kašķi valkošā, tad es pēc dabas cilvēks tāds, kurš neesmu uz kašķi tendēts. Un ja es pārstāvu tagadējo priekšsēdētāju, un es ceru, ka es pārstāvēšu arī nākošā sasaukuma priekšsēdētāju, tad es vispirms to ievērotēm. Bet es visiem novēlētu nākošajā sasaukumā nešķiroties kaut kādās pozīcijās, opozīcijās un kašķos, bet strādāt visiem novēlas labāk, gan iedzīvotāji, gan uzņēmēju. Jo jāatzīst, ka šie 4 gadi bija diezgan tādos brīžam melnos un kašķīgos toņos bija, bet es novēlēju, mēs tiešām varam sastrādāties un būtu forši 4 gadi galvenais ar iedzīvotājiem un ar uzņēmējiem. Paldies Steinberga kungam. Es teikšu, es esmu patiesi vīlies šajā sadaļā. Viņi ir tādi draudzīgi, samiernieciski, bet arī tas ir joks īstenībā. Gan uzņēmēji, gan iedzīvotāji varētu būt gandarīti par to, ka es redzu un jūs redzat, ka kopējā noskaņa ir pozitīva un visi ir vērsti uz sadarbību. Sarkanās līnijas vismaz nav izskanējušas. Mēs ļoti labi ejam laikā. Mums ir atlikušas 15 minūtes un man ir dažas replikas, kas mums ir ienākušas, un arī iespējams, ka jautājumi caur Facebook. Tātad es viņus nolasīšu, jo tas būtu godīgi pret jautājumu uzdevējiem un iespējams ļoti interesanti jums kā pret informācijas saņēmējiem. Tātad Ilūta raksta. Jautājums visiem topošajiem domniekiem, bet es nedošu tādu iespēju visiem atbildēt. Vai Mārupas novads varētu būt numur 1 Latvijā, kurā nākamajā sasaukumā varētu būt tikai pozīcija, bez opozīcijas ar mērķi strādāt sabiedrībās? Tā skaitā iedzīvotāju, uzņēmēju, iestāžu visu
citu Mārupi esošo labā. Es atstāšu to, tas ir kā vēlējums no Ilutas. Jautājumu formā uzdots. Es domāju, ka jūs savā ziņā esat devuši cerību un tādu apstiprinājumu, ka būs pilnīgi pretēji demokrātisks politikas principiem un būsiet gatavi sadarboties visvienotā pozīcijā. Noteikti tāds nebūs. Diemžēl ne. Jautājums numur 2 vai vēlējums jautājumu formā viņu uzdod Silva. Cik daudz uzņēmumu no visiem kaut ko būvē? Būvvalde ir periodisks sadarbības partneris lielākajai daļai uzņēmēji. Es pat nezinu, kam, ja šis ir jautājums, tad vienīgais, kam viņi varētu adresēt, ir Valdis Kārkliņš, kurš noteikti zina no galvas to skaitli, cik šobrīd uzņēmēji būvē Mārupē. Var atbildēt, ka nezinu. Cik Mārupi būvēt ļaujas? Cik daudz uzņēmumu Mārupē kaut ko būvē? Tāds bija jautājums. Nē, konkrēti tāda atbilde man nav. Es tikai varu pateikt, ka Mārupē ir otrā aiz Rīgas izsniegto būvēt ļauju daudzumā. Jā. Paldies. Tad ceru, ka Silva pieņem šo atbildi. Gatis raksta. Mazliet lirikas būs. Nemācējuši atbildēt. Man ir tikai izrakstīti jautājumi. Es pieņemu, ka Kristīna varētu zināt, bet to mēs neteiksim. Tātad Gatis raksta sekojošo. Uzņēmēji. Un to varētu dažādi nolasīt. Cepuri nost par viņiem. Bet kur ir iedzīvotāji? Kur ir viņu intereses? Kuras netiek nec uzklausītas, nec ievērotas? Es strādāju visā Latvijā un daudz kur ārpus. Bet kā iedzīvotājs dzīvoju Mārupē un maksāju nodokļus Mārupē. Kur ir iedzīvotāju infrastruktūras jautājumi? Kur ir miers, drošība, veselība? Es aicinu droši vien aizdomāties, jā, ļoti pareizi. Bet tu jau atbildi šo jautājumu. Šis bija specifisks fórums. Tas nav... Atkal. Šī diskusija jau bija par uzņēmēju. Nē, viss ir saprotams, bet redziet, šis ir vēstījums, kur jums klausītāji vēlās nodot. Un visbeidzot, mums raksta Roberts, un viņš raksta sekojoši. Publiskā un privātā partnerība ir ļoti atbalstāms pasākums, jebkurā novadā, un nav vajadzīgas citas pašvaldības prakses, lai iegūtu piemēru. PPP fundaments slēpjas dokumentos un līgumā, kas tiek slēgts. Bet tad ir jautājums, kā 2,7 miljonu vietā var panākt 12 miljonus, kas līgumā tika iekļauts. Tad droši vien šis ir atkal kāds konkrētas situācijas analīze. Tātad tas vēstījums caur jautājumu tiek nodots, ka acīm redzot, kaut kas nav bijis kārtībā. Cilvēki ir gatavi iesaistīties PPP projektu realizācijā, bet acīm redzot, viņi nejūtās droši, kad viņiem tas izdosies droši. Šie ir jautājumi no... Atbild uz to jautājumu ir tieši tāda pat, kā ir Baltikā ieguldīja 570 miljonus norakstījumus. Tieši tāpat atbild uz šo mēnesi. Paldies, Janson kungs. Mēs pamazām tojamies beigām, bet mums ir arī auditorija šeit. Varbūt kāds no klātesošajiem vēlas uzdot kādu jautājumu. Skaļāk runājiet, lūdzu, jūs nevarat. Paldies. Labi, paldies visiem atnākušiem. Vēl vienreiz Andrejs Kirillovs, Suverēnā vara apvienība Jaunatvieši. Paldies. Andris Puida, Nacionāla apvienība Visu Latviju Tērzeme brīvība LNK. Paldies. Ņemiet par labu, aiciniet biežāk. Jaunā konservatīvā partija, uzņēmējs TUF valdes loceklis Andrejs Jansons. Latvijas attīstībai. Mārupas novada deputāts Aivars Osīts. Paldies. Paldies. Latvija pirmajā vietā. OPAP Carbon Capture izpilddirektors Edgars Jansons. Paldies. Latvijas zaļā partija. Mārupas novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš. Paldies. Paldies, ka uzaicinājāt. Jaunā vienotība Trafonets ievaldes priekšsēdētājs Edgars Jākapsons. Tie sarkanie ričuki, pareizi? Tie ir citi. Okay. Mums ir vairāk uzņēmumi. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies. Zaļo un zemnieku savienību pārstāvis Timbereks grupu valdes loceklis Jānis Baumans. Paldies. Paldies. Un politiskā partija Latvijas reģiona apvienība pārstāvis Mārupas novada pašvaldības domas deputāts Uģis Štenbergs. Paldies. Paldies visiem, kas skatījāties, kas klausījāties. Paldies par jautājumiem un komentāriem. Cerams, ka jums būs arī interese un laiks noskatīties šo diskusiju ierakstā, jo viņa būs pieejama Mārupas uzņēmēju sociālajos tīklos, Facebook un YouTube. Paldies visiem! Es taču aicinātu, ka kopbildu uztaisīt. Jā, es pat labi.
Mēs varam kaut kā teikt, sastrādāties. Jā, mēs vēlreiz